Latvijas 7. līdz 12. vietai. Latvijas izlases pirmais pretinieks Vācija. Par šo spēli jums stāstīs Māris Rīmenis un Maris Sandersons. Labvakar, jā, Latvijas komanda cīņas Somijā turpinās Tamperes arēnā, kur ir vecākā mākslīgā ledus seguma arēna. Somija uzcēla 1965. gadā, kas pirmoreiz Somijā notika pasaules čempionāts hokejā. Nu šķiet, ka šoreiz Latvijas līdzjutēji varēs konkurēt ar vāciešiem, vai precīzāk vācieši ar Latvijas līdzjutējiem, jo vācieši ir samērā daudz. Šodien jau notika viena spēle šeit Tamperē. Slovākija ar rezultātu 2-1 pārspēja Norvēģiju A grupā. Savukārt Kanāda, lūk, jūs redzat tagad turnīra tabulu mūsu grupā. Savukārt Helsinkos komandas cīnās par 1. līdz 6. vietai. Kanāda ar rezultātu 1-0 pārspēja Somiju. Izšķirošie vārti tika gūti apmēram 3,5 minūtes pirms spēles beigām. Savukārt vakar ASV pārspēja Čehiju ar 4-3 un Krievija diezgan negaidīti pārliecinoši ar 4-1 Zviedriju. Var sakot, diezgan negaidīti sākušies turnīri. Ir pirmo 6 komandu turnīri Helsinkos. Krievijas pārliecinošā uzvar ar Zviedriju, amerikāņu uzvar un arī šodien Kanādas uzvar spēlē ar Somiju. Kanādieši praktiski 17-18 minūtē, 2,5-3 minūtes pirms beigām ieguva iemet vienīgo rīpu Somijas vārtos. Lūk, jūs redzat mūsu pretinieks Vācijas komandu. Latvijas izlases sastāvā izmaiņas minimālas. Bondarevs spēlēs Kupaka vietā. Kupaks ir pieteikts kā 7. aizsargs, tātad Bondarevs spēlēs pārī ar Sējēju un Skrastiņu. Situācija pēc apstākļiem vārtos, protams, būs Artūrs Irbe un spēlēs arī Sergejs Žoltoks un nebūs Ignatoviču. Jūs redzat mača galveno tiesnesi, tas ir Doms Edams no ASV. Viņam palīdzēs Aleksandrs Poļakovs no Krievijas un Rudolfs Lavs no Slovākijas. Turnīra tabula šobrīd ir šāda. 4 punkti tiem, kas neredzēja pašu sākumu reportāžu. Slovākijai 4 punkti, 3 Itālijai, 2 Latvijai, Vācijai un Francijai, 1 punkts Norvēģijai. Rīt vakar mēs atkal skatīsim hokeju. Rīt, pareizāk sakot, rīt jau 16. sākās spēle, pirmā sešnieka spēle Kanāda Čehija. Šī spēle Latvijas televīzijas tiešā pārēdē 16. 4. 8. maijā 19.25. Latvijas spēlē Franciju. Šīs spēles tiešā pārēde Latvijas televīzijā un 9. maijā 18.25. Jūs redzēsiet Kanādas Krievijas spēli. Un tagad jūs redzat Vācijas komandas galveno treneri Kingstonu. Es nepārspīlēju, teikdams, ka tas ir Artūra Irbes ienaidnieks, jo tieši Kingstons bija tas stāvoties sakos, kurš faktiski pārtrauc veiksmīgi Artūra iesākto karjeru Nacionālajā hokeja līgā. Bija liels nesaskaņas, un Kingstonu dēļ lielā mērā Artūram vajadzēja braukt projām no San Jose, par ko viņš absolūti nenožēlo. Viņš pat vienu brīdi pats rāvās projām no šī kluba. Tātad mūs iespēlēs baltos formas tērpos. Pirmais trīnieks, tradicionālais Vītoliņa trīnieks, iemetienā Znaroks, viņš ir kreisajā malā, labajā Paulovs un centrā Vītoliņš. Aizsardzībā Bondarevs ar Sējēju. Vāciešiem pirmā maiņa Bergens ar Molingu aizsardzībā, Heks, Makkejs un Penda uzbrukumā. Un vārtos 30. numurs Jozefs Hais. Jā, diezgan negaidīts nav pieteikts Olafs Kolciks, pamatvārdsargs, bet gan Jozefs Hais. Bet Hais arī stāvējis vārtos, jo grupu turnīru spēlējas Helsinkos, un tā nav viņa pirmā spēles. Tas viss par vārdsargiem, tad absolūtajā vērtējumā visaugstākais procents šobrīd ir Somijas izlases vārdsargam, bet Artūrs Irbe Milisam, bet Artūrs Irbe ir 4. vietā šajā vērtējumā. Nu, Irbe, ka aizvadījis ir tikai 2 spēles un ielēdz maz 4 vārtus šajās 2 spēlēs. Tātad Kingstons, atgādāšu Olafs Kolciks spēlē Washington Capitals. Principā Vācijas izlasē ir gandrīz visi labākie spēlētāji. Nav atbraucis vienīgi Stefans Ušfords, kurš arī spēlē Washington Capitals komandā. Viņš vienā no pēdējām spēlēm lauza roku un, protams, tāpēc pasaules čempionātā nevarēja spēlēt. Matīcins cīnās, Ciprus, Žoltoks. Pirmais metiens, tāds negaidīts metiens vārdsargam. Matīcina metiens. Žoltoks 1-0. 1-0 Tas spēle. notiek 1. minūtē 56. sekundē. Tātad 1-0 Latvijas izlases labā. Tas lielisks metiens, nepārāk spēcīgs, toties ļoti precīzi. Ļoti precīzi pāris centimetrus pēc slēdz triplīdo. Lūk, atkārtojumā
Matīceņš meta, Vārtsargs neredzēja atcīt rīpu. Laba pauze un ļoti precīzs metiens. Un Ciprus labi nospēlēja, piesaistīja pretinieku aizsargs Vārts priekšā. 56. minūte pēc Matīceņa piespēles rakstīts protokolā. Sergejs Žaltoks spēlē Otavas Senators 1-0 Latvijas izlases labā. Nu, labs sākums. Ļoti iespējams, ka Žaltoks šodien spēlēs pat divās maiņās, aizvietojot 4. trīniekā Macijevski. Bet droši vien spēles sākumā tam bija jau Steņins Macijevskis izies laukumā kopā. Un tagad laukumā ir Semjonovs, Biļauskis un Boldaveško. Pārmetiens pār zonām, starp citu, ledus laukums ir diezgan īpatnējs salīdzinot ar Turku un Helsinkiem, jo aiz vārtu līnijas ir lielāka distance nekā tas bija Turku vai arī Helsinkos līdz apmalē. Varbūt tas zināmā mērā var sagādāt grūtības nedaudz Artūram Irbēm, kurš pieredzis pie mazāk laukuma. Jūs redzat savu televizoru ekrānos, ir diezgan liels attālums no vārtiem līdz aizmukurējiem apmalē. Jā, nu Artūra brālis Arvīts Irbe, kurš arī ir šeit. Viņš viņam jautāja, kā tad es neizdevās satikt Artūru šodien pirms spēles vārtsargu nevajadzētu traucēt. Viņš teica, jā, nu Artūram nepatīk tāds plašums, bet tā kā viņš bieži vien atstāja vārds, tad varbūt arī nemaz nav tik slikti. Tā pats Artūrs ir Irbe izteicies par šo lielo platību aiz vārtiem. Vācieši iemet mūsu zonā ripu un cīnās par to. Iemetiens tagad jau. Redzat, Rodrigo Laviņš, viņš starp citu jau ir saņēmis 4 uzaicinājumus no dažādiem klubiem. Nu, viņam arī pašam padomā ir šis tas, tā kā savs kāds viņš negrib atklāt, bet nu, fakts paliek fakts, viņa veiksmīgā spēle. Protams, viņam neveiktos čempionātā nebūtu šo 4 uzaicinājumu. Tiesa, visi 4 uzaicinājumi ir tepat no Eiropas. Laviņš viens no labākajiem šajā čempionātā mūsu aizsargiem. Viņš spēlē Ziemeļamerikā. Tam bija jau spēlē. Arī pēc vārtiem Steņins. Steņins. Labi. Laba piespēle. 2-0. Un Stējējs. Normons Stējējs. Trešā minūte jau 2-0. Otrajā minūte. Jā, pilnīgi pareizi. Otrās minūtes beigās. Minūte 47 ir tikai spēlēts. Padomājiet, Normons Stējējs 2-0. Ļoti labs sākums. Ļoti labs sākums. Starp citu, atkārtējumā šī epizode. Steņins jau labi nospēlēja. Tam bija jau vārds priekšā cīnās. Un labi piespēles. Un Stējējs piespēles uzbrukumā. 2-0. Normons jūt īsto brīdi, kad iet uz priekšu, un otrā minūtē jau 2-0. Žaltoks un Stējējs guva vārds Latvijas izlases labā. Es ar citu nejauši pirms šīs spēles, kā 40 minūtes dzirdēju, ko Vācijas izlases viens no treneriem, praktiski viņš menedžers Frants Reynolds stāstīja Vācijas žurnālistiem. Vācijas žurnālisti ir aptuveni 20, ja ne vairāk. Rāda televīzija, rāda stāsta radio, raksta presa. Viņš stāstīja saviem par vāciešu gatavošanos šai spēlē un teica, ka diezgan grūti būs spēlēt pret Latviju, tāpēc, ka Latvijā spēlē dažādu stilu hokejus, gan padomju skolas, gan arī tādu, kas spēlē rietumos, spēlē Amerikā. Un savā ziņā jāpiekrīt, ka tā arī ir. Laukumā jau otrais trīnieks Žaltoks kopā ar Kerču un Ciprus uzbrukumā. Aizsardzībā Čudinovs un Laviņš. Jā, negaidīti labs sākums, tas vēl jau vairāk priecē, 2-0. 2-0, jā, un otrajā minūtē jau rezultāts kļūt 2-0. Vācija uzbrukumā Žaltoks cīnās un metiens, diezgan nepatīkams metiens. Cīnās ar Ludimena aizsardzībā Vācijai. Komandas kapteinis vāciešiem. Dīters Hegens, trešā maiņa laugumā. Jā, viņš spēlē kopā ar Rumriku un Šturmu. Ripa ir vidējā zonā. Čudīnovs pret vācu spēlētāju. Vārtu Stabiņš. Vārtu Stabiņš. Diezgan negaidīt Ripa trāp, negaidīt arī Irbēm. Žaltoks.
nevar zonā iet. Viņš ieslīdēja zonā. Maiņa Vācijas komandai, maiņa arī mūsējiem. Beļauskas jau laukumā, Semjonovs. Un arī Boldaveško. Sējais ar Bondarevu vēl aizsardzībā. Labā situācijā Semjonovs bija. Faktiski šobrīd mūsu komanda ir izdarījusi 2 metienus un 2 reiz arī ir bijusi Vācijas izlases vārtos. Nu, vēl pašā sākumā Žoltoks izdarīja vēl pirmo metienu uz 2 vārtiem. Nu, arī Matīcins meta vārtsargs atvērīja un tad Žoltoks. Otrais jau meta un vārti. Lūk. Vārds Stabiņš. Nu, šoreiz mums laimējās. Šķiet, ka no Laviņa nojas Ripa mainīja lidojumu virzienu. 3. numurs, Kinas. Laukumā nāktām bija uz Seņins un Macievs. Kinas spēlēja Nürnbergas klubā. Vāciešiem arī tādi spēlētāji, kā piemēram Aleksandrs Serikovs, kurš spēlēja Manheimā un ir Vācijas pilsonis, tāpat Marks Mekkejs no Ziemeļamerikas, bet viņš arī Vācijas pavalsnieks. Jā, nu otra, pastīsimies, kā beigsies šis uzbrukums. Labi piespēle, lieliski piespēle. Seņins arī palido garām vārtiem. Spēle turpinās, Macievs gan zaudēja Ripu pie apmales. Tagad bīstam diezgan 3-2, ne 3-3. Seņins pagla atgriezties savā zonā. Izlaid mūsēja Ripa centrā. Un Ripa atstāja tomēr zonu. Irbe. Seņins. Laukumā nāk pirmais trīnieks. Snaroks. Ierēd vienkārši Ripa zonā, lai pagūst nomainīties arī aizsargi. Snaroks. Pacies. Jā. Piespēles stūri aizsargam. Metiens. Un Znarakam Ripa vārds. Priekšā viņš nogājuši norēdīja. 2 minūšu sots norēdījums Vācijas komandā. Jā, 12. numurs Mirkola Ludemans aizsargs būs norēdīts. Viņš spēlēja Kelnas vienībā. Nu, Kelnas vienībā atvienojies. Viņš samērā jauns hokejs, 23 gadi. Diezgan ražēns augumā. Tiesnesis Dons Edams no Amerikas Savienotām valstīm. Viņš nevilcinoties pacēla roku. 6. minūte. 2-0 Latvijas izlases labā un skaitliskais vairāk mūsu komandai. Tur aktīvi spēlēja Oļegs Znaroks. Jā, Lidemans iestīts Znarokam vispirms ar 0, pēc tam vēl centās to kavēt. Labi izdzīja mūsēm Znaroks laukumā ar Vītoliņu un Paulovu aizsardzībā. Sējais un šis Bondarevs. Vītoliņš atspēlē aizsargam. Znaroks iemetienu vietā. Labi pietur Ripu. Un lieliski piespēle, vēl vien piespēle. Vītoliņš. Atslēņas pārāk. Paulovs. Vītoliņš lēnām virzās uz vārtu priekšu. Jā, iet tuvāk arī. Ripa, jā, Ripu vāciešiem un tūlīt tā tiks izmest no zonas. Bergens izmet ārā Ripu no zonas. Čudinovs arī mūsējiem laukumā. Čudinovs, kurš jau gūs 2 vārtus. Čudinovs kopā ar Sējai. Maiņa Latvijas komandā Ciprus. Un Žaltoks piecinieks laukumā. Žaltoks ar Ripu. Pa labi Ciprus. Žaltoks pagaida aizsargs. Labi zonā. Krastīņš. Ciprus. Žaltoks. Atkal Žaltoks. Labs metiens vārtsargs atsik. Un šeit labi nospēlējis Kārlis Krastīņš. Neizlaid Ripu no zonas, viņam Ripa. Krastīņš jāpiespēlē. Precīzi Kerčam. 45 sekundes. Un neļaut Ciprusam pielabot šo metienu. Šeit neveiksmīgi nospēlējis uzbrucējs, kurš Ripa jau lido ārā no zonas. Jau pārtvēram, bet tagad mūsējiem turpina kombināciju. Pusminūte vēl vairākumā. Jāmet Matīcins. Mums ir gaitā pilnīgi izdevīgi moments. Labi, tālāk.
Nē, Ripa nav vārtos. No otras puses vārds Tīkliņam trāpīja. Pēdējās sekundes, 10 sekundes vairākumā. Stipros vārds priekšā. Ripa maina virzienu. Žoltoks. Jāmet. Vācieši pilnā sastāvā. Un Ripa jau ir izspist no Vācijas aizsardzības zonas, Vācijas izlases aizsardzības zonas, ar to ir Kārlis Krastīņš. Nu, lai arī vārds mūsē negūja, praktiski visu laiku mūsē spēlēja Vācijas aizsardzības zonā, tik vienreiz vācieši izmet Ripu. Mūsē Ripa kontrolēja, rezultāts 2-0 un 8 minūtes tūlīt būs spēlētas pirmajā periodā. Vācieši presingo mūsu zonā. Labā situācijā Bondarevs bija. Un arī Keits labi nospēlēja, jo būtu viņš atcīts Ripu, jau mūsu spēlētājs bija klāt. Bondarevs čempionātu iesāk kā 7. aizsargs, tagad jau spēlē kopā ar Sējēju. Kupāk vietā. Boldevečko labi piespēlēja, varēja varbūt piespēlēt vēl Semjonovam, kurš bija labākā situācijā vārds priekšā. Keits ir vispieredzējušākais Vācijas vārdsargs. 33 gadi jau šim vārdsargam, viņš Ķelnas klubā spēlē. Boldevečko. Ļoti labs metiens vārdsargs, gandrīz neredzēja. Beļausks jau aizsardzībā. Un Semjonovs. Ripa pārlido visam laukumam, ne, vārdsargs to atcīt. Macievskis, 1-2. Tam bija Iels jau steidz palīgā. Un izcīna Ripu. Seņins. Laviņš. Līdz tam bijām Ripa nenonāk. Nevar ņemt tam bijos Ripu. Būs simtiem. Bīstami. Un Arturs ir atvērs šorīt. 2-1 aizsāk bija vācieši. Pārkāpums. Jā, pārkāpums un noraidīts būs šķiet, ka Čudīnovs. Jā, Čudīnovs dod sodīto spēlētāju soliņu. Latvijas spēlēs mazākumā 9 minūtes un 8 sekundes spēlēts. Cīņā pie apmalas. Diezgan parks. Šodien spēlēja Dons Adams. Viņš nevilcinoties noraidīja no sākuma Lidemanu un tagad arī Čudīnovu. Lūk, kā tas notika. Pagaidām Latvijas izlases ir 8. vietā spēlējot, ja raugās pēc tā kā spēlēts, ir skaidrs, ka mazākuma ielaists ir 4 vārti. Toties visvairāk 2 vārtus mūsē gūši salīdzinot ar pārējām komandām spēlējot skaidriskajā mazākumā. Bet kā tad Vācijas izlase ir realizējusi vairākumu? Viss sliktāk no visiem, tikai vienu reizi. Nu, cerams, ka arī šoreiz viņi negūs panākumu. Nu jā, Vācijas komandas starp citu nepārāk veiksmīgi spēlē šajā čempionātā, ja neskaidrs pirmo spēli ar Čehiju. Vācieši rādīja ļoti labu sniegumu, pēc otrā perioda bija vadībā 1-0 un tomēr beigās zaudēja ar 1-2. Jo kopumā Vācija ir guvusi vismazāk vārtus šajā čempionātā, proti tikai 4 vārtus 5 spēlēs. Ielaiduši šeit nepārāk daudz, 13. Minimāli zaudēja Čehiem, samērā minimāli Krievijai 1-3, Somijai 0-6, 1-0 uzvarēja Slovākija, tās ir varbūt nedaudz negaidīt, un 1-2 savukārt zaudēja Francijai. Komandas treneris ir galvenais treneris Leonīds Beresņevs. Pirmais cīnieks vāciešiem laukumā. Benda, Jans Benda. Viņš pēc tautības ir čeks, bet jau mazotnē viņa vecāki pārcēlās uz dzīvu Vācijā. Un viņš, atceros, Nissan kausā Šveicē debitēja Vācijas izlases sastāvā tieši mačā ar Latviju. Toreiz gūta 3 vārtus. Toreiz bija sasniegta spēle. Un Latvija veiksmīgi nospēlēja kopumā, bet Benda go 3 vārtus. Tā bija viņa debīta. Tagad jau Benda ir viens no komandas līderiem. Minūte 18 sekundes jāspēlē mazākumā. Latvijai uzbrūk Vācija. Bergens.
Irbe traucē Irbēm, bet tomēr Arturs atstiņš šorīt. Heigens aiz vārtiem. Vācieši arī izvietojušies mūsu zonā un aktīvi cīnās vārtu priekšā. Irbe atcīt ripu un piespiež to pie lētas. Mazāk mājās spēlēt 45 sekundes. 10 minūtes 23 sekundes spēlēts pirmajā trešdaļā. Rezultāts ir 2-0. Latvijas izlases labā. Pirmajā minūtē vārds gūs Žoltoks, otrajā Sējējs. Vācieši maina sastāvu. Abdiem mūsu NHL spēlētāji Žoltoks un Irbe. Arī Latvijas komanda maina sastāvu. Beļauskas iziet laukumā, tad lēni nomaina. Jā, no Tamperē nav tik daudz mūsu līdzjutēju kā turku. Nu, protams, nevar atļauties tik ilgi būt projām no mājām. Cilvēkiem ir darbs, tāpēc viena līdzjutēja aizbrauc, otri atbrauc. Nu, šoreiz Tamperē ir mazāk mūsu atbalstītāji. Un arī vāciešiem nemaz nav tik daudz turistu šajā Tamperes sporta pilī. Bet samērā daudz. Žoltoks iemetienā, Žoltoks ir Beļauskas, Krastīņš ar Laviņu šobrīd Latvijai laukumā. Nu, Vinīties mēs norāda, ka jābūt arī kārtībai. Formas starpā. Krastīņš, Beļauskas. Jāmet ripārā. Iegūts laiks, vēl pusminūte, nedaudz vairāk jāspēlē mazākumā. Mums ir vēl izdarmaiņas. Semjonovs jau ir laukumā Žoltoku vietā. Viens pats centās ielausties zonā, vārds spēlētājs. Leo Štefans tas bija. Labi, Semjonovam ripa. Neprecīzi piespēle Beļauskim varēja būt labs uzbrukums. Vācijai jāsāk visu no gala 10 sekundes vēl mazākumā. Ir bisti tripu. Un tā atstājas zonu. Mazākumā mūs ir izturējuši. Laukumā jau ierod Čutinovs. Aizgur ātrāk jau bija ieslidojis zonā kāds no Vācijas uzbrucējiem Andrēs Lupciks. Jā, Lupciks 22. numurs. Abās komandās spēlētājiem maiņas. Normons Sējējs guva otros vārdus pēc labas piespēles Seņina, bet arī Normons saulaicīgi piespēlētās uzbrukumam un atradās pusotra 2 metru attālumā no vārdsarga. Jā, Tamperē katrā pārtraukumā dejo meitenes gan vienās tribīnēs, gan otrās. Nu, vismaz jautrāk skatītājiem. Aptuveni 8000 vietas skatītājiem. Nu, šovakar aptuveni 4000 varbūt ir nevairāk. Katrā ziņā labi piespēle, žēl, ka neuzsiet arī Tambijos. Vienīgais žēl, ka Somija zaudēja Kanādai un daudz līdzekļu, kas skatījās šo spēli. Treniņa arēnā tur izstādīt 2 lieli monitori, vairāk maz monitori. Skatījās šo spēli un pēc zaudējuma, saprotams, bija saniknots par savēju neveiksmu un daudz aizgāja mājās un nepalika skatīties Latvijas-Vācijas spēli. Arī Latvijas spēli visi cildina, Somijas žurnālisti, Somijas televīzija. Joprojām tam bija jau gūtie vārdi pret Ameriku ir 3. skaistākie vārdi čempionātā. Jā, bet A grupā šobrīd ir 3 komandām pat 4 punktiem. Zviedrijai, Kanādai, Krievijai 2 punkti ir Somijai, Čehijai un Amerikas Savienotajām valstu komandām. Tam bijos. Viņi nogājuši, bet nav pārkāpumu. Jau 12 minūtes ir gandrīz spēlēts. Komandas maiņas sastāvs nav pārāk augsts temps. Tad jau Vācijas izlases treneris, tad Džordžs Kingstons, kā jau Maris teica, ir kanādietis. Viņš trenējas arī Norvēģijas un Kanādas nacionālās izlases un trenējas arī Kanādas nacionāla izlases 1994. gadā. Tas ir gadā, kad Kanāda kļuva par pasaules čempionu. Tā kā treneris tas, ja viņi nemaz tik slikts nav. Un Vācijas treneru palīgs ir Eriks Kinhakls. Nu, protams, Kinhaklu pazīst visā Latvijā. Viņš ir šogad nominēts uzņemšanai hokeja slavas zālē. Jā, nu viņam bija jāspēlē arī aizvakar veterānu spēlēs, kurā tikās pasaules vecmeistari ar Somijas. Bet par to varbūt mazliet vēlāk Kinhakls neatbrauc, jo viņš tiešām bija aizņemts par izlasi. Kālis Krastīņš. Starp citu, Latvijas presē parādījušies materiāli, ka kā komandā ir nesaskaņas. Nu, kādas nesaskaņas? Bija konflikts vienkārši tikai starp Sergeju Žoltoku un Leonīdu Beresņevu. Iepriekšējā spēlē Beresņevs ātri vien nomainīja Žoltoku, uzskatot, ka pirmajā trešdaļā Sergejs nesot cīnījies. Savukārt Žoltoks
paziņā, ka viņš šeit ir atbraucis spēlēt, nevis sēdēt uz rezervistu soliņa. Nu, katrā ziņā abas puses izrunājās, arī komanda noturēja tādu sapulci, un arī Artūrs Irbi ar Žoltaku pārunāja par turpmāko. Katrā ziņā, ja šodien Žoltakam spēle veiksies, iespējams, ka viņš pat spēlēs 2 trīniekos 4. maiņā Macijevska vietā. Spēles sākums viņam bija lielisks 1. minūtē, 56. sekundē Sergejs Žoltaks guva pirmos vārtus. Vajadzēja piespēlēt Paulovs. Naraks bija labā situācijā un tā arī nesagaidīja piespēli. Zona, aizsargs jau iesteidzās ātrāk zonā. Torstens Kīners, viņam 3. numurs un iemetiens vidējā zonā. Komandas atkal maina sastāvs. 10. ir Rems Pika no Krēfeldas kluba. Krēfeldas kluba, kurā strādā tiesa gan ar junioriem, Karals Vasiljevs, pazīstamais Rīgas Dinamo hokejists. Viņa dēls savukārt spēlē Ziemeļamerikā. Diezgan brīnumaini, ka viņi neuzaicināja Latvijas junioru uz Latvijas junioru izlasi, bet tas no tā te ir pieaugušo pasaules čempionāts. A grupa, 2. fināla sešinieka spēles, 1. diena, Latvija-Vācija, 1. trešdaļa, 14. minūte, rezultāts 2-0 Latvijas izlases labā. Žoltaks, laba situācija. Trāpīja vienkārši vācu hokejistam pa kāju. Čudīnos. Šī maiņa ļoti labi spēlē šodien. Vismaz izveido daudz. Un pret uzbrukums. Bīstam. Un aizmet garām Vācijas uzbrucējs Heks. Pašaizliedzīgs spēlē. Stiprus. Un tagad jau uzbrukumā. Kerčs. 3-2 var iznākt. Stiprus steidz palīgā aizsargiem. Būrs bāz priekšā, pieslēdz viens no aizsargiem, labi, ka nesaņem ripu. Un tagad bīstams uzbrukums var iznākt. Semjonovs. Laba piespēle. Brīnumainā kārtā. Bondarevs, bet... Vārtsargs izglāba situāciju. Bondarevs mērķis. Bondarevs arī ātrāk piešķirt Beļauskas. Arī Beļauskas bija viens vārds priekšā. Beļauskis. Mums jāizmanto situāciju. Vācijai jāiet uz priekšu 0-2 un var noķert pret uzbrukumos. Semjonovs. Šajā epizodē tas bija. Ripa paliek zonā. Matīcins cīnās ar. Pagaidām spēle korekta. Beļauskis. Semjonovs. Ripa negaidīt atlētas vārds priekšā. Otrā pusē Boldaveško bija vienā vārds pusē, Ripa atlētas otrā. Negaidīt mainīja virzienu. Trāpījis stiklu savienojumu vietā tieši. Tambijos jau laukumā. Tātad arī Macijevskis un Seņins. Tambijos ierasts kreiso malu. Atspēlē aizsargam un norādījums būs 2 minūšu norādījums. Vācijas komandā. Jā. Par pretinieku bloķēšanu tiek sodīts Vācijas izlases spēlētājs. Tātad atkal mūsu spēlēs skaitliskā vairāk otru reizi šajā mačā. Pirmo reizi neizmantojām vairākumu, toties diezgan labi kombinēja mūsu hokejisti. Vairāk metiens bija. 39. numurs būs norādīts Marko Šturms. Laukumā nāks pirmais trīnieks. Un Stējies šobrīd būs kopā spēlēs Bondareva vietā Čudīnovs. Čudīnovam ir labs, spēcīgs metiens. Viņš pa ledu met parasti ripu. Ja vārtsargs arī svēr, tad viņš parasti acis. Un vārds priekšā var turpināt cīņu. Tas ir, jā, Šturms ir jaunākais Vācijas komandā. Viņam šobrīd vēl tikai 18 gadu. Rudenī būs 19. Kopumā Vācijas izlase ir diezgan pieredzējuši spēlētāji. Un, kā Mārs pareizi teica, Šturms ir jaunākais un viens no talantīgākajiem Vācijas hokejistiem. Vācieši presingo ar mazākumā, bet aktīvi uzbruk mūsu zonā. Jāuzbruk. Vītoliņš. 30 sekundes mums ir praktiski savā zonā. Nav ātrumu. Čudīnos vienkārši iemet ripu zonā. Par to cīnīsies Vītoliņš.
Paulovs jau arī neļauj izmest to. Tagad mums jau ir stējējis Čudīnovs uz Naroks. Ātrāk, vajadzēja piespēlēt Vītoliņam. Vītoliņš. Uz Naroks ieņem savu ierasto vietu vārdu priekšā. Vītoliņš trāpa Oļegam. Gājis Narokam. Naroks viens pats vārds priekšā, divi viņam apkārt. Čudīnovs. Šoreiz viņš... Cīņa, Ripa nav piespiesta. Ripa ir vārtos, bet tā nav piespiesta, jo tā atrodas vārtos. 3-0 realizēts skatiskais vairākums. Ļoti labi mūsēji spēlē pirmajā trešdaļā. 17. minūte, 3-0 Oļegs Naroks. Pazaudē orientāciju gan Vārtsargs, Haiss, kur jādomā, vai tik treneris nemainīs un neliks otru Vārtsargu. Visticamāk, un arī aizsargu neredzēja. Čudīnovs Ripa raidīja pa gaisu, un te Vītoliņš neļāva izspiest ārā. Un Oļegs Naroks turpina cīņu līdz galam, līdz vārtu guvumam 3-0. Ripa arī atstās pret Stabiņu no sākuma, kad Vārtsargs pieskārās. Lūk, atkārtojumā Ripa atstās pret Stabiņu, atlet zem Vārtsargu, Vārtsargs to neredz. Un labi atspēlēja atpakaļ šeit situācijā Paulovs Ripu uz Naroku. Jā, un tieši tāpēc arī Paulovam ir rezultīvu piespēlē ieskaitīt. 3-0. Es vilku noraidījums. Nē, noraidījumu nav. Zona pārāk vēl līnīties, mēs satapās. Oļegs Naroks. Mūsu komandā rezultīvākais spēlētājs šobrīd. Labi, ka tiesnesis no ASV šoreiz nesvilp, kā to vienreiz izdarīja Mekeli, nepareizi spēlē pret kanādiešiem, kad Ripa arī nebija piespiests. Arī toreiz bija pretinieks zaudēja orientāciju Vārtsargs. Var teikt, arī diezgan kuriozi vārti, un labi, ka Latvija prot jau izmantot šādas situācijas. Atcerēsimies, pirmajās spēlēs un nevienā Latvijas zaudēja vārtus arī situācijās, kad to nevajadzēja. Kā teikt, pieredzes trūkums. Oļegam Narokam tie ir otrie vārti, bet viņam ir jau 5 rezultīvas piespēles un 7 punkti. Šis ir labākais rādītājs. Nedaudz vairāk ir Prohaskam no Čehijas, Vojtekam arī no Čehijas. Patiram 3 Čehija pirmajā vietā ar 8 punktiem. Nu, vienīgais jāteic, ka pirmajam trīniekam, kur labi spēlē uzbrukumā, tik labi spēle neveic aizsardzībā, jo pēc plus-mīnus rādītāji līdz šim Oļegam Narokam -6, Vītoliņam -4 un Paulovam -4. Plus 3 ir Beļauskim un Čudīnovam, kā arī Semjonovam un Laviņam. Tie labākie rādītāji, bet starp čempionātu 20 labākajiem vērtējot pēc plus-mīnus sistēmas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kad spēlētājs ir bijis laukumā vai nu gūti vārti vai zaudēti. Un šis rādītājs tiek ņemts vērā tikai tad, kad abās komandās spēlē pa 5 laukuma spēlētājiem. Tātad ne vairākums, ne mazākums netiek ieskaitīts. Stiprus izcīna Ripu. Nacionālā hokeja līgā šis ir viens no svarīgākiem spēlētāju meistarības rādītājiem. Kečs. Mums ir labi kontrolē Ripu. Kečs. Pasies zonā. Nenāk viņam palīgā nevienu. Jā, Vācijas uzvaras vārds Heiss it kā kļūdas nepieļāva, bet arī nekāds komandas glābējs nebija. Un iespējams, ka viņi nomainīs. Kurš vienkārši psiholoģiski viņam grūti. 3 vārti jau. Turklāt 2 jau pirmajās 2 minūtēs, tā kā Haissam grūti. Haiss precīzs uzvārds. Vai viņi var vainot pirmo vārdu zaudējumā? Nekādā ziņā, otru arī diezgan vai trešo var būt. Bet tā bija tāda spēles situācija. Ripa atlecis no vārtu Stabiņa un tādās situācijās vārds tagad ir tiešām grūti. Laviņš. Laviņš šoreiz zaudē Ripu. Semjonovs cīnās. Neļauj izdarīt piespēli uz vārdu priekšu. Arī Ripa jau izlikt 0. Kurš turpus labi piespēlē ķermeni Ripu. Mēs turpināt spēlēt, kā spēlējām. 3-0, protams, ir labi, bet 3-0 vēl nav uzvar, jo pirmais periods vēl nav beidzies. Un Beļauskis. Izcīna Ripa, labi piespēle. Labā situācijā bija Semjonovs. Ļoti labā. Varbūt, ka varēja mazliet pavirzīties uz priekšu. Viņš bija viens. Semjonovs bija nospēlēt efektīvi, uzmet virsū Vārtsargam. Viņš met uzreiz. Kā teikt, netrāpījis. Ripai, nu Vārtsargam faktiski virsū Ripa trāpīja. Lūk, atkārtojumā no otras puses Semjonov metiens. Nu jā, kā teikt, Vārtsargam pa vēderu un... Nu šī situācija jāuzteic Beļauskas, kurš pārspēja Lūk, viņš pa kreisi. Un atmirkli iedeva piespēli precīzi.
Labs dribbles. Žoltoks. Pārāk tālu aizgāja. Nu, iespēlējies Sergejs Žoltoks. Ļoti labi nospēlē. Viņš tā vīgi kontrolē ripu. Lūk, Otovs senators. Rokas viņam. Mazliet par daudz nopauzēja. Bet tā viss bija lieliski. Un garstāvoklis var lieliski, mēs redzam. Starp citu arī savainotā sasistā kāviņam krietni ir mazāk sāp. Tā kā viss ir kārtībā. Lūk, kā tas notika. Un tagad un vēl viena. Un mazliet par ilgu. Būtu vēl blakus tam Bīvam Ignatovičs. Tagad spēlē Žoltoks. Kā jau teicu, jā. Laba situācija. Vietā. Gandrīz tam bija uzgulvārds. Gandrīz ar savu otro metienu. Vārtsargs šoreiz brīnumainā kārtā viņš izglāba savu komandu. Aizsargs nepārāk pārliecinoši pie Vācijas komandā. Pēdējā minūte sāksies. Tur ir piespiest. Nu, neapstrīdams Latvijas izlases pārsvars. Es pat teiktu, pārāk liels pārsvars. Un pat negaidīs. Vārds moments viņā. Vācieši nepārāk labi spēlē aizsardzībā. Tad viens no vārdu žurnālistiem man jau teica, Helsinki, tas atvainojot Turku, ka viņš strādāja arī, skatījās, kā spēlēt tās komandas, kas spēlēs pret Vāciju, jo vācieši bija vēl Helsinkos. Viņš teica, pats, ka Vācijas komanda šogad nav īpaši spēcīga, un Vācijas komandās, starp citu, arī viens otru nesaskaņa. Nu, lai tā būtu. Bet tās ir viņa problēmas. Harijs Vītoliņš pagūst un nospēlē labi Vārtsargs. Skaisti. Pārāk tuvu bija Rīpa Vārtsargam. Nevarēja vairs pārcelt pāri Harijs Vītoliņš, bet izdevīgi. Atkal Latvijai ir izdevīgi. Latvijai bijuši kāds 6-7 labas izdevības, un, protams, viss nevar izmantot. 3-0 arī labs rezultāts. Vācijai praktiski kāds 100% izdevība nav bijuši. Viens metiens pa vārtu stabiņu, bet tad Rīpa mainīja vienkārši lidojumu virzienu. Šeit punkti tiek ņemts vērā, jebkurā gadījumā uzvar neizšķirs vai zaudējumu, un ja Latvija izcīna uzvar, tad jau 4 punkti. Nu, Slovākija arī 4. Arī labi vārtu attiecības. Ļoti labi. Plusos, mums jau ir plusos tagad 10-8 savstarpējās spēlēs rēķinot ar tām komandām, kas cīnās par 7-12 vietu. Šoreiz Artūrs piespēlēja nepārāk precīzi. Labi, ka tā Matīcens izmet to laukā. 20 sekundes attekušas. Znaroks. Vēl var izdarīt metienu. Paulovs, Znaroks iet zonā. Vītoliņam, jā. Arī 10 sekundes jau mazāk 8. Piespēl Kāli. Jāmet. Krastīņš. Nē, tas nav. Čudinovs tas ir. Vārtī! 4-0. 4-0 pirmajā trešdaļā mačā ar Vāciju. Vēl 2 sekundes jāspēlē. Pirmā trešdaļa ir vienkārši lieliska. 2 sekundes pirms perioda beigām Čudinovs. Viņa 3. vārtu čempionātā. Un visi 3 gūti ir lūk ar tādiem spēcīgiem, varētu teikt, pustāliem metieniem. Jā, viņš pavirzās uz priekšu, nu, gandrīz 9. Lielisks metiens. Teikšu atklāt, lielisks Latvijas komandas spēle. Latvija pierāda, ka ir labi hokeju spēlējis, kā teikt, ir labi spēlējis, un tagad ir jāuzvar, tagad ir jāgūst punkts. Rezultīvs piespēles Vītoliņam un Znarokam. Tātad Oļegs jau pietuvojies ir rezultīvākiem čempionātu spēlētājiem Prohaskam. Pirmā trešdaļa beigusies. Rezultāts 4-0 Latvijas izlases labā. 4-0, jā, negaidīs pārsvars 4-0, un pēc pārtraukuma apmēram pēc 10 minūtēm mēs tev tiešo reportāžu no Tampēras ledusaules. Turpināsim labs noskaņojums komandai, protams, 4-0 labs noskaņojums līdzekļiem, kurš šeit ir mazāk nekā Turku, bet tomēr ir un vācieši pavisam klusi. Balderis. Bija daudz Krievu spēlētāji no Krievijas izlases, Petrovs, Mikailovs, Maļcevs, Vasiļevs, Lučenko, Gusevs bija. Patīsmešu uzbrukumu, kā beigsies. Metiens. Un Ripa šķiet atstāja. Nē, atstāja zonu. Metiens bija doma, lai pieliks kāds nulli no Latvijas spēlētājiem. Mums pirmais piecinieks laukumā. Bondarevs. Neizmet Ripa. Jāspēlē. Vācieši aktīvi sākuši spēli. Nāksim redzot tāds uzdevums viņiem būs spēlēt pēc iespējas aktīvāk.
Pirmās 30 sekundes mūsu zonā. Tagad Bīstami. labi nospēlē Artūrs, vienreiz, otrais un... Fantastiski, šoreiz nedaudz paveicās arī Artūram, jo otrs metiens bija faktiski tukšos vārtos. Tas nebija Benda, bet gan... Jā, tieši viņam neizdevās pārmest pāri ripu Artūram Irbēm. Nu, paldies Dievam, viss ir garām. Ar izstiept roku jau gulēja Irbe un ar timdu kaut kādā veidā atvērīja. Nu, jāteic, ka pretinieks varēja uzmest labāk. Znaroks? Situācija līdzīga kā bija Karijam Vītoliņam pret šī... 3-2 Bīstami. Matīsins cīnās un labi situācija jau nav tik Sākums tiešām ir agresīvi Bondarevs. Uz otru minūtu un viņi arī minūti ir mūsu zonā. Rasņā spēle vēl nav beigusies, 4-0 ir labs rezultāts, bet atcerēsimies, bija 4-1 arī pret Itāliju. Latvijas zaudēja ir 1-4. 4-5. Ar 4-5, jā. Žaltoks. Sketš un izkrīt 0. 1-1. Nē, neizdevās. Matīsins. Beļauskas gājiens neizdevās. Jā, nu acīm redzot par šo vecmeistaru maču vēlāk, jo vācieši ir iesākuši diezgan agresīvi. Un par to pastāstīšu vēlāk. Nu, tagad būs iemetiens komandas maiņas sastāvs. Jā, Balderim bija viena rezultīva piespēle. Balderim bija viena rezultīva piespēle un 2 sekundes mēs maču beigām viņš izdarīs soda metienu, jo Somi tur vajag kavētu metienu par tukšiem vārtiem, bloķiem spēlētāji. Un Helmuts bija ļoti eleganti iemest tā savā stilā. Jā, tādā, varētu teikt, tiešām efektīgi. Nu, viņam tas neizdevās, bet kādā ziņā, nu, šī spēle bija ļoti interesanta. Un, starp citu, bija arī Nilsons spēlēja Martiņas, spēlēja arī Lukačs, spēlēja Pols Hendersons, tas pats Pols Hendersons, kurš 72. gadā 3 reizes izglāba Nacionālās hokeja līgas izlasi mačā ar PSRS, 3 reizes viņš guva izšķirošos vārtus pēdējās 3 spēlēs. Tā kā cīņa bija interesanta, tā tika arī nofilmēta un ļoti iespējams, ka pēc mēneša, varbūt pat ātrāk, jūs redzēsiet to arī Latvijas televīzijā. Čudīnovs cīnās. Balderečko. Arī patstāja laukumu. Jā, starp zvaigžņi bija tik daudz, ka Helmuts pat nespēlēja savu ierasto 19. numuru. Viņam bija 11. un kuram tad bija 19. Kentam Nilsonam, kuram viņš iedeva rezultīvu piespēli. Jā, nu, var teikt, ka vienmēr veterāniem liekas, ka zāle ir zaļāka, bet es pilnīgi piekrītu. Es gandrīz visiem pasaules izlases dalībniekiem jautāju 2 jautājumus, ko viņi domā par Helmutu Balderu. Atbildīja viennozīmīgi tikai vislabākās atsauksmes. Vincentāk pateica Vincents Lukačs, viņš teica, Padomju Savienības laikā vislabākie spēlētāji Padomju Savienībā bija Krievu hokejists Petrovs, Mikailovs, Kazlamovs, Maicevs, bet labāks par viņiem Latvietis Balderis. To teica Vincents Lukačs. Spēle turpinās un Žaltoks spēlē tiešām 2 maiņās jau tagad. Tagad viņš laukumā kopā ar Beļļauski un Boldaveško. Un pabeidzot šo tēmu, visi uzskata, ka agrāk bija vairāk spilgtu zvaigžņu pasaules čempionātā un kopējais līmenis esot krities vidējais, it kā jā, bet lūk šo zvaigžņu pasaules čempionātā kļūst arvien mazāk un mazāk. Nu, paraugoties uz šiem hokejistiem, pat uz veco Holmkvistu, Ziedu Vārtsargu, Leivu Holmkvistu vai arī Kralīgu Čehu, tiešām likās, ka katrs spēlētājs ir zvaigzne. Jā, bet savukārt tagad, manuprāt, cīņas ir vairāk spraigas, jo nevar uzvarēt pat tā komanda, kas kļūst par čempionu, kāds no pastarīšiem ar ļoti lielu rezultātu starpību. Tāpat Vācija bija vadībā, kā jau teicu, 1-0 vēl trešam periodam, sākoties ar Čehiju. Tādi piemēri ir daudz, tāpat Francija, kā spēlēja Latvija, atcerēsimies. Jā, tātad tiešām kopējais līmenis ir audzis, to atzīst visi, un arī spēku samērs līdz ar to ir izlīdzinājies. Nu, arī tāpēc grūtāk ir parādīt sevi individuāli hokejistiem. Bīstami. Vācieši krietni aktīvāk spēlē otrā perioda sākumā. Nu, galvenais neielaist tripu savos vārtos. Bīstami. Labi spēlē Irbe. Refelam bija ideāla situācija. Martins Raihels metiņš. Jāmēģina kaut kā lauzt šo spēles sākuma ritmu, jo vāciešiem neapšaubām ir pārsvars. Vācijai nav ko zaudēt, viņam jāiet uz priekšu. Galvenais izturēt un varbūt iemest vēl vārds, un tad var uzelpot vēl drošāk. Maiņas sastāvā mums ir pirmā maiņa laukumā. Znaroks ar Vītoli Paulovu. Makejs, Heks un Benda pirmais piesniegs arī Vācijai. Aizsardzībā ir Vīlants laukumā. Un Vīlants spēlē kopā ar Novāku. Vīlants 7. aizsargs Vācijas komandā.
Varējās sastāv treneris. Mums ir pagājis. Labs uzbrukums. Ar 3 pāriem Vītoliņš. Labi, nospēlē Vārtsargs šoreiz. Josip Skaits. Skaits joprojām ir vārtos. Kā 2-1 bija mūsu. Teiks starp ceļš mūsu otru uzbrucēju Vītoliņam bija jāmet. Paulovs bija faktiski nosakts. 3 minūtes 9 sekundes spēlēts Vītoliņš. Ripārds priekšā. Jā, Paulovs. Jā. Tagad Matīcinām Ripa. Maroks. Johans Heks. Raugos laukumā Vītoliņu atceros māju. Vītoliņš Heks, Ainās Heks un Ripārds atstās laukumu. Bija tāds trīnieks, varētu teikt, lūk, ar šo trīnieku, kā arī ar Normunds Stejas aizsardzībā, Artūrs Vīdus vārtos, Ulvis Katlabs aizsardzībā. Latviešu puiši ienāca toreiz Rīgas Namo meistaru komandā un arī izcīnīja sudraba medaļas. Tiesa gan ne visiem viņiem pasniedz, jo tas bija pirmais viņu gads, viņi nespēlēja visas čempionāta spēles, bet kādā ziņā tas bija viņu ienākšanas gads, un es varētu teikt, pat zināmā mērā mazliet pavērts Latvijas hokeja attīstībā. Arvien vairāk un vairāk latviešu puiši iekļuva meistaru komandā. Čudīnovs. Nevar iet zonā. Rips gan iemest. Laviņš. Un tagad Žaltoks. Kečs. Kā teikt, izvilina pretinieks, lai tie nāk mūsu zonā. Jā, jo visi 3 uzbrukēji jau ātrumā ir un gaida piespēles, neprecīzi. Laviņš. Kerčs. Arī pats tā laukums. Tad cik vakar Krievija spēlē ar Zviedriju ļoti labi izmantojušās. Pirmo piespēli precīzi uz centra zonai. Izgājiens 1-1, tā tik gūt 1 vārdu. Jā, tos gūv. Klasisks variants. Barkovs gūv tiešām 2 piespēles un 1-1. Mums laukumā nāk aizsardzībā spēlēs Čudīnovs un Bondarevs laukumā un Stējējs Bondarevs. Stējējs Eriks Kīnkakovs, treneris palīgs. Protams, viņš ir neapmierināts. Semjonovs, Beļļavskis un Boldaveško tagad Žaltoks vairs nespēlē šai maiņā, viņš tikko arī bija laukumā. Ripa paliek zonā. Diezgan bīstam vārds priekšā bija. Tur Leo Štefans pielika nūju. Ripa mainīja virzienu. Sapcīt, Leo Štefans, viņš ir savā laikā spēlējis kopā ar Oļegu Znaroku. Jā. Viņa īstais vārds ir Leonīts Štefans. Viņš ir dzimis Čeļabinskā, tāds spēlēja hokeju Čeļabinskā. Bet pēc tam, kad viņš aizbrauc uz Vāciju un... Nu jā, Vācijas komandā ir tāda vairāk. Serikovs, Aleksandrs Serikovs, Leo Štefans. Marks Makejs. Jā, starp citu, Itālijas komandu mēs satikām pēc pirmā posma noslēguma. Arī visiem bija brīvdiena. Un interesanti, ka 5 Itālijas valstsvienības spēlētājs savā starpā sarunāja ar tīrā angļu valodā. Tādu lūk. Tīrā angļu valodā un sev vēl turklāt dēvēja par kanādiešu. Un tādu viņi arī faktiski ir, tikai Itālijas pilsoņi. Starp citu arī Vācijas izlases otrs vārdsargs Olafs Kelsiks. Tikpat kā nerunā vāciski, jo viņš ir dzimis Dienvidāfrikā, pēc tam audzis un spēlējis hokeju Kanādā, bet tā kā vecāki ir vācieši, tad pieņēmis dubultu pilsonību un pārstāv Vācijas izlases pasaules čempionātā. Jā, Kanādas izlasē viņš nevarētu tikt, savukārt Dienvidāfrikas izlase vēl nav tik spēcīga. Vācieši kā nekā pasaules čempionātos spēlē jau ļoti sen. Vienreiz sudraba godalga un 2 reizes bronzas godalga. Bīstams uzbrukums. Vācieks ar Normunds cīnās ir ar spēlētāju. Labi, nospēlējuši Stējējs, Bondarevs paņēma ripu. Semjonovs. Beļļavskis cīnīsies. Beļļavskis gan vai katru dienu sniedz intervijas Zviedrijas televīzijai. Viņš labi runā zviedru valodā. Kā jau vienā reportāžā teica, viņš pārvalda gan latviešu, gan krievu, gan zviedru, gan angļu valodu.
Ripu mūsu zonā. Vācieši tik tiešām otrajā trešdaļā arvien vairāk un vairāk. Labi, jāiedod saulēcīgi pirmā piespēle. 2-2. Boldaveško atstās Ripu un tam bijām raidīt tālāk uz priekšu. Seņins. Labi, bet diezgan arī bīstams, starp citu, varēja pārstārt vācieši Ripu. Irbe. Žaltaks neuzsvēr šo Ripu. Jā, vāciešiem sudraba medaļa bija, bet tā bija tālajā 1910. gadā. Tam bija. Patiet zonā. Labi, ļoti labi. Vārtī! Lieliski! Mēs jau teicām, ka Leonītam bija gūtie vārti spēlē ar ASV. Šobrīd trešais skaistāk. Es domāju, arī šis vārtu gūms varētu pretendēt uz pirmo desmitnieku jau noteikti. Leonīts tam bija. Ļoti skaists izgājiens. Viens no mūsu mazākiem uzbrucēju Lukas. Veiklākiem, tehniskākiem. Garos Vācijas aizsargs apspēlēja. Un labs metiens turklāt. Tiešām. Tā ir laba duša vāciešiem. Vācieši tomēr aktīvāk sāk otro periodu, vairāk uzbruka. Un tagad jau 7. minūtē 5-0. Arturam Irbēm piespēles starp citu. Jā, Arturam Irbēm piespēles. Es skatos protokolu par pirmo trešdaļu. Un gan vīzā negribās ticēt. Te ir ierakstīts, ka pirmajā trešdaļā Latvija ir izdarījusi 16 metienus pa vārtiem. Vācija nevienu. Tā ir kļūda. Vācija vismaz vienu metienu to, ko trāpīja vārds Stabiņam Rips. Tas bija viens metiens un vēl bija daži metieni. Nav svarīgi. Tā kā spēles protokols, pastīsimies. Bet 16 metieni arī periodā tas ir ļoti labs rādītājs. Turklāt 4 vārti, augsts rezultātivitātes, 25%, katrs 25. metiens. Tas ir katrs 4. metiens vārds. Luksam bija jau vārti 5-0. Noraidījums Čudinovam. Otro reizi viņš šajā spēlē būs noraidīts. Turēja pretnieku ar rokām. Otrais noraidījums mūsu komandās. Un abas reizes sodīts tiek Čudinovs. Un abas reizes par turēšanas pretnieku ar rokām. Spēle ir diezgan korekti vispār. Korekti, jā, vispār. Rupjība pagaidām nav bijis. Taču galvenais tiesnesis Dons Adams, ja ir kāds pārkāpums, viņš diezgan ātri raid no spēlētāja. Kā nevajadzīgā situācijā, mums jau devās uzbrukumā. Pirmā reizē mazākumā mūsē nospēlēja labi. Starp citu vairākumā mūsē guva trešos vārdus izdarīt Naroks pēc Paulo piespēles. Otro reizi Vācija vairākumā un 2 reizes Latvijas spēlējas vairākumā. Kā jau teicu, skaitliskā vairākuma realizācijā Vācija šobrīd atrodas pēdējā vietā no 12 komandām. Ne tikai šajā sešniekā, bet reiķinot arī visas 12 komandas. Mūsiem aizstāvs Ciprus, Žaltoks un Žaltoks izcīna arī piemetienā pats arī to raidā. Sejas un Bondarevs. Jā, aizsardzībā Sejas Bondarevs. 5-0, otrās trešdaļas 7. minūte mūsu spēles skaitiskajā mazākumā. Bondarevs un zona, jā. Vāciešiem tāds jauks piecinieks. Štefans, Draisātlis un Bende. Bende, par kur es stāstīju, viņš debijā pirmajā spēlē Vācijas izlases sastāvā uzreiz gūt 3 vārdus. Tas bija Šveicē. Toreiz Latvijas izlases galvenais treneris bija Helmuts Valderis. Nisana kausa izcīņām. Pirmā maiņā Johans Hekts, vācietis pēc tautības, Marks Makejs, kanādietis un Jans Benda Čeks, bet visiem viņiem ir Vācijas pilsonība. 4 vārtus pagaidām ir guvuši tikai vācieši šajā pasaules čempionātā. Latvijai krietni vairāk, ieskaitot šāvakar sacensībā gūtos 23. Tagad metiens neizdevās. Irbēm Ripu viņš piespēlēs. Nepietur, jā, Žaltokam. 2-2. Centru uzbrucējs atgriežas. Tie spēlē mazākumā atgādās. Minūte 10 sekundes. Sastāv maiņa. Matīcins jau laukumā Semjonovs, Krastīņš un paliek pro Ciprus. Ciprusam piespēle 1-1. Aigars Ciprus iziet 1-1 un aizsargs gan mēģināja kavēt. Varēja pielabot šo Ripu, varēja Kārlis Krastīņš.
Rips bija pie vārtsarga, kājasarga, bija grūti pārcelt to pāri. Ciprus bija nogurs, viņš ilgāk laiku aizstāvējās uz mazākumā minūtes, tieši minūtes, tas daudz nebija tā ātruma arī. Pēdējā brīdī jau mēģināja traucēt. Situācija, kad Kārlis Krastīņš ir pie ripas un neizdevās pārcelt pāri vārtsargam. Rips turpat ir pie vārtu līnijas, bet precīzi pie kājasargas nolicis priekšā. Divas reizes šeit čempionātā Latvija ir gūs vārtu mazākumā, to nav iespējas neviens cits komanda. Semjonovs mēģināja pārcelt, neizdevās, taču tagad ripa ir Krastīņam. Cīņa pie apmalas. Irbe. Labi, nospēlē Irbe. Jo vārtu priekšā bija vārtu spēlētāji. Tagad Semjonovs cīnās. Ripa atstāja zonu. Vēl pusminūte mūsiem jāspēlē mazākumā. Nekas īpaši nesnāk vāciešiem neizcīt tomēr, neizcīt Ripu. Jāsas Krastīņš un Pakulu pret Matīsim, nu nelaimīgi. Irbe jāspēlē. Irbe kļūdās un izlabos savu kļūdu. 11 sekundes mūsiem vēl mazākumā jāspēlē. Tad šajā čempionātā ir diezgan daudz vārtsargu kļūdu. Tādās reizēs, kad tie atstāja savus vārtus, neviens vienu vārtus un pat diezgan izšķirošas komandas ir zaudējuši pāri vārtiem. Latvijas izlase spēlē pilnā sastāvā. Ripa paliek zonā. Jādod piespēle. Netiek pirmais pie Ripas Čudīnovs, jo Tambijevs bija priekšā un Stējējs. Pārkāpumu tur nav. Ripa atstāja zonu. Tambijevs par pretnieku komandas aizsargs Bergens. Bergens ir pirmais pie Ripas, bet Tambijevs to gandrīz izcīna pārkāpumus. Tambijevs izcīna to, ka mūsējie spēlē skaitliskajā vairākumā. Par bīstam spēli ar augstu pacelt tiks norādīts Vācijas izlases spēlētājs. Tas ir Bergens. Bredlijs, Bergens, lūk, kāds vārds Bredlijs, protams, tas nav vārds vārds. Jā, mūsu mazais Tambijevs izcīna šos 2 minūtes vairākumā Latvijā. Šobrīd ir trešais labākais rādītājs. Rezultāts ir 10. minūtē, otrajā trešdaļā 5-0. Pirmās perioda rezultāts 4-0. Vitoļiņa maiņa laukumā. Norādīja Vācijas spēlētāju Vācijas Stējējs. Ripa paliek zonā. Čudīnovs. Pavlovs. Čudīnovs cīnās, Ripa atstājas zonu. Stējējs. Pusotru minūti vēl jāspēlē vairākumā. Vitoļiņš. Spēlētāji nostājušies savās vietās, var sākt kombināciju, lai realizētu skaidrs to vairākumu. Stējējs, Vitoļiņš. Piespēlēt priekšā un... Labi, vārti, eleganti. Vitoļiņš, Znaroks, Pavlovam. 6-0. Pasaules čempionātā grupa Latvija-Vācija 6-0. Spēlēts tieši trūks 2 sekundes no mača laika, pusi no mača laika. Znaroks, Pavlovs, elegantāk nevar vairs izspēlēt. Es domāju, ka šie vārti arī varētu tagad būt labākie čempionātā. Jā, gan mums šī kombinācija. Vitoļiņš, Znaroks, Pavlovs 6-0. Tas jau vairs nav boks terminoloģiem knockdowns, bet gan jau knockouts vāciešiem. Tehniskā grūti ir izspēlēt. Diezgan vārtsargs šo kombināciju it kā uzminēja, bet lika 0 priekšā, bet pārāk vēl. Aizsargs savukārt bija pilnīgi bezspēcīgi. Jā, arī galvenais tiesnesis Edams uzskata, ka Znarokam un Vitoļiņam ir jādod rezultīvu piespēli. Znaroks piespēlēja vispirms Vitoļiņš, Znarokam centrā un Znaroks pēc Znaroks nekavēties uzreiz partnerim. Jauns uzbrukums, Žaltoks un labi nospēlē šoreiz vārtsargs. Šīs gan no vārtiem pareizi darīja. Vispār Žaltoks šīs dienas mačā spēlē ļoti labi. Būs noraidījums. Žaltoks ir ātrs, viņam garas rokas arī. Noraidīts būs atkal Vācijas hokejs. Mūsēji spēlēs atkal vairākumā, tas ir 4. reizi. Lūdemans spēlē.
Ludemans otro reizi jau nomainīts viņam. Norēdīts, atvainojos. Viņš turēja Aigaru Ciprus. Jāizmanto arī šī iespēja, kāpēc ne mūsiem šī iespēja. Mūsiem spēliet un 2 minūtes vairākumā. Acīm redzot, tomēr Kingstons mainīs vārdsargi. Jeb arī Kelsiks nāks laukumā. Nu, ja arī ne vārdsargi kļūt, nemainīs, viņš tas līdz. Tad te ir tāds ļoti īsts, tiešā vārda nozīmē rezervists soliņš, daudz īsāks nekā Turku vai Tamperē komandām, pat spēlētēm jāsēž dažiem stāniski vai otrajā rītā, lai visi varētu sasaistos viens otram blakus. Hāli ir celts pirms 32 gadiem. Skaists. Diezgan hāli ir atjaunots. Nu, drīzāk tā ir tāda pauze, psiholoģiska pauze, lai izcist mūsējos no spēles ritma. Jo tikko kā bija jau realizēts vairākums un atkal mūsie spēlēs. Mūsiem būs viens laukuma spēlētājs vairāk. Žotaks ar Kerču un Ciprusu, Matīcins ar Krastīgu. Mūsiem ripa. Kerč. Žaltoks. Kerč. Matīcins. Tā spēle. Žaltoks aktīvs tur ir aiz vārtiem. Ciprus manēvrē vārds priekšā. Ripa trāp mūsu hokejistiem. Bet atstāja zonu. Ciprus bija priekšā, viņš mēģināja traucēt vārdsargam, lai tas neredzētu, un Ripa atstās pret viņu. Jānis Bend izraida Ripa no zonas. Jauns uzbrukums vēl vairākumā, jāspēlē minūte 23 sekundes. Žaltoks. Neredz Ripu Kerču šajā epizodē. Metīs, vēlas laiku vācieši. Jādod piespēle. Neprecīzi. Pārāk spēcīgi. Neprecīzi. Piespēlē 4 mūsu spēlētāji bija jau priekšā. Maiņas sastāv Latvijas komanda. Vītoliņa maiņa jau laukumā. Ne pilnībā, bet arī Vītoliņš. Naroks jau. Bīstami. Benda. Kerčam Ripa. Kerčs līdz vēl mainīties. Naroks, viņam Ripa, pa kreisi Vītoliņš, ierādīt Ripa zonā, par to cīnīsies Vītoliņš, viņš pirmais pie Ripas. Un Pavlaus. Pavlovam Ripa. Čudīnos, Laviņš. Abiem spēcīgi metieni Laviņam, Čudīnovam. Nogājuši Laviņu. Nepatīkams moments. Kritiens. Laviņam nav nulītus vārds, bet viņš cīnās ar pretinieku. Un atņem Ripu, būdams bez nulīs. Vēl jāspēlē 17 sekundes vairākumā Čudīnos. Precīzi Vītoliņam. Jāizdara vēl kāds metiens. Vācieši tūlīt būs pilnā sastāvā. Znaroks viņš vārds priekšā. Tieskā bija Paulovam. Nu, nogāz Paulovam un tiesnesis vilcinājās, gribēja dot noraidījumu un neiedeva. Nebija rupšs pārkāpums, turklāt jau 6-0. Ludemans jau laukumā. Vēl 7,5 minūtes jāspēlē otrajā periodā. Viņš Čudīnovs izraida Ripu ārā no zonas. Abas komandas izdarīs spēlētāju maiņas. Mums Beļausks jau laukumā. Ripa ir Laviņam? Nē. Irbe. Mums ļoti nepatīkam situācija. Nu, bija labi situācija. Atstās Ripa. 2-1 bija vācieši pret vācieši. Uzbrukumā Laviņš. Viņš nogurs. Viņš ilgu laiku bija laukumā, mazākumā spēlē un nomainās ar stējēju. Ja mūs izturēja šo otrā periodu, sākuma ofensīvi vācieši, kad 3-4 minūtes uzbrukvācija un pēc tam vēl Latvija gula 2 vārtus. 6-0 jau Semjonovs. Semjonovs un Sējējs. Semjonovs vārds iespēlē uzbrucējiem, Boldaveško, Sējējs. Piespēles cīņā. Arī atstāja zonu, bet tā ir pie mūsējiem. Beļavskis. Semjonovs ļoti lēni viņš iegāja zonā. Vācieši met pāri Ripu visām zonām. Iemetiens Vācijas aizsardzības zonā. Tampijevs nāk laukumā. Tampijevs. Jā, aizvakar Helsingu vecajā sporta stilī notika šis vecmeistaru mačs ar jaunajā pasaules čempionātu fināla sešnieku hokejas sacensībās dažādos hokejas spēles elementu izpildē. Un interesanti, ka visos 5
konkursos uzvarēja turku grupas hokejs. Tā spēcīgākais metiens bija Zviedram Svensonam. Viņa radītāja ripa lidoja ar 151,4 km/h ātrumu. Nu labi, ka Rumriks mēs tā ripa nelidoja tādu ātrumu, jo tieši viņš trāpīja Artūram Irbēm. Jā, bet nu, tur bija metiens no tuvas distances, turklāt īsti metiens nebija tāds sitiens. Savukārt ātrākais lidotājs ir kanādietis Frīzens. Vislabāk ripu pārvalda Zviedrs Nīlanders. Un visprecīzāk ripu vārtos raidīja amerikānis Stensils. Jā, un Frīzens šodien to pierādīja, ka viņš ļoti labs lidotājs, jo tieši viņš 2,5 minūtes pirms spēles beigām guva pēdējos vārtus. Tas ir vienīgos uzvaras vārtus spēlē ar Somiju 1-0. Tam bija arī bija pieteikts šim konkursam, bet tā kā mūsējie netika uz Helsinku grupu, uz pirmo sešnieku, tad viņš nepiedalījās šajā konkursā. Zona, jā. 17. numurs vēl bija Dreizatls aizkavējies Latvijas aizsardzības zonā. Jā, un ko nozīmē šis precizitātes, kā noteikti precizitātes? Vārtu augšējā stūrī bija atstāts 40 cm tāda spraudziņa, apakšējos stūros 20 cm, un katram hokejistam bija jāizdara 10 metieni. Precīzākais tātad amerikānis Stensils. Un arī vārtsargu izgājienos, kad vienas grupas hokejisti tātad sacītās pret otras grupas hokejistiem, labākie bija turku spēlējošie vārtsargi. Tāpēc šodien pirmajā spēlē Slovākija tikai ar 2-1 uzvarēja Norvēģiju. Norvēģija bija vadībā, pēc pirmā perioda bija 1-0, pēc otrā jau 1-1 un pēc trešā 2-1. Un bija arī uz preses konferences. Slovākijas komandas vadība atstāja nevisai labi iespēju. Jā. Tā augstprātīgi teica, ka komandai vispār te nav ko darīt. Un to teica, jā, viņiem bija jābūt Helsinkos, bet es domāju, ar tādu sastāvu mēs vēl ar Slovākiem spēlēsim 10. maijā pulksteni 16. pēc Latvijas laika, un es domāju, ka Latvija ir jāuzvar, jo Slovāki nekāds brīnums nerāda. Tā vairs nav tā komanda, kas bija pirms gadiem 3-4, un turklāt Latvija arī tagad ir spēcīgi. Ir vārtos Žoltoks ir brīvs, Kerčs met un vārtī. Viņš pa izlido ārā no vārtiem. Kerča metiens un 7-0, kamēr mēs jums to stāstam. Slovākija, Latvija panāk 7-0 spēlē ar Vāciju. Nu, šķiet, Slovākiem vajadzētu apstīties šo maču, jo Slovākija atgādina zaudēja Vācijā ar 0-1. Slovākijas komandā viena zvaigzne ir Bondra, Petrs Bondra spēlē. Un no Washington Capitals. Un tas arī viss nav, ne Petrovicka, nav arī cits, lūk, kā neveiksmīgi priekš vārtsargus un veiksmīgi priekš Kerča un mums visiem 7-0. Nu, ļoti precīzs metiens gar vārtu stabiņu un iekšā. Nu, Latvijai tā ir laba spēle, neapšaubām, un vāciešiem ir melnā diena. Tā ir sagrauta. Noraidījums, apusējs noraidījums būs, tas neko īpaši nešķirs, kas mums noraidīts, bet tādas formas vāciešiem tāda arī diena melnā. Tad citi interesanti, mums spēlēs baltajās formas tērpos beidzās. Tā bija spēlē ar Kanādu. Spēlēja pret Norvēģiju, tumšos starpos pret ASV un pret Itāliju neveicās. Pret Itāliju no 4-1, 4-5 pret ASV, no 1-4, 4-4 un tālāk arī nelaimīgais 4-5. Lai arī es domāju, ja Latvija tā spēlē kā šovakar un ja pretinieki arī nespēlē īpaši labāk, tad formas starpam vairs nav nozīme. Bende noraidīts un Kerči noraidīts. Jans Bende un Aleksandrs Kerčs norādīja. Komandas spēlēs tāpat piesvīra. Bet Kerčs guva vārtus piespēles Ciprusam un Čudinovam. Komandas piesvīra sastāvā apusējis noraidījums. Vēl būs noraidījums. Tomēr arī 37. Aleksandrs Serikovs ir noraidīts, un arī vēl kāds no Latvijas komandas galvenais tiesības. Visticamāk, tādā gadījumā ir 2+10. Tātad. Jā, varētu būt. Kamēr mēs sakojam līdzi šim vārtu gūmam un atkārtojumiem, teikšu atklāt, neredzējām, kas tur pēc tam notika. Nu, gal galā Latvijas komanda ir 5 vīru sastāvā, un vācieši ir mazākumā, tātad vācieši ir 2 noraidīts. Tomēr 2 ir 2 minūtes. Mums ir vairākumā vītoliņu maiņa. Bīstami. Nu, šī situācijā 2+10 un norādījums, un tāpēc mūsiem ir skaidrs, ka ir vairākums Naroks.
Bondarevs. Znaroks. Stējējs. Bondarevs. Ir pārsējušiem, viņi var veidot pat uzbrukumu. Rāķels tur pārsēja Stējējs priekšā. Viņam arī ripa šobrīd. Spēle visai mierīgi, tāds rezultāts. Rezultāts ir 7-0, Latvijas izlases labā. Znaroks iet zonā, viņi nogāž, pārkāpumu nav. Tad 7 vārdu pārsvars, tāds rezultāts vēl nav fiksēts šajā pasaules čempionātā. 6 punkti lielākais Somija, Vācija 6-0 un, ja nemaldos, Čehija, Francija 6 vārdu starpība. Jā, 9-3. 9-3 faktiski varbūt pat augstāk. Nu, kā to ņem? Savukārt vārds 6-0 labāks sniegums. 16 minūtes, jūs redzat, spēlēts, otrajā periodā 7-0. Latvija vairāk mālos 48 sekundes. Semjonovs jau laukumā ar Beļausku, Boldeveškovs, Krastīņš ar Matīcinu aizsardzībā. Epizode, kad kļūdījās. Lūks, tā epizode, ko Vārds Stabiņš šeit bija tomēr. Nu, ir piesēdz. Viņš piesēdz, jā, vārds. Faktiski vārtos nevarēja trāpīt. Matīcins. Pārvēr Beļausku krīpstē nedaudz. Boldeveškovs šoreiz pieskārās, bet tomēr tā atstāja Vācijas aizsardzības zonu. Jāsāk viss no gala, pusminūte vēl vairākumā Matīcins. Vēl nav bijuši īsti momenti pie Vācijas vārtiem, pēc spēlējot vairāk. Beļausks tā rips Krastiņam. Vēl reiz rips tiek atstāt partnerim Semjonovam. Metiens garām Matīcins. Boldeveško, Matīcins. Un ripa atstāja zonu. Irbe jau signalizēja, ka tūdaļ laukumā nāk 5. laukums spēlētājs vācieši. Labi piespēle, bet Beļausks paliek vispārāk tālu. Vācieši pilnā sastāvā. Boldeveško, Semjonovs labā ātrumā, ne, Boldeveško iet pats zonā. Beļausks. Ilgi šī maiņa jau laukumā vairāk nekā minūtes. Semjonovs. Bez vārtiem. Beļausks netiek ripai klāt un cīnās Boldeveško aiz apmalu. Beļausks jau sligo nomainīties. Nu, tiesnesis jau gribēja spilt, lai norādītu apusē, nodot apusē norādījumu, taču Boldeveško aizsardot prom un norādījumā uzbrūk Vācijas. Bīstam, centrā viens no Vācijas spēlētāji, viņam piespēle, metiens labi kā garām. Bija bīstam situācija, 20. numurs Rumriks meta. Viņš viens no labākajiem Vācijā jau ar kādu nosaukt par labu. No uzbrucējiem, jā, pret Irbu, tad spēku paņēmies, vārti tukši, labi, ka nevar piespēlēt Rumriks. Macijevskis tagad laukumā. Nu, Steņīn. Tam bija jau piespēle Macijevskis, neuzsver Macijevskis ripu. Nu, ne šis, ne tas, ne uzbrukums, ne arī atdeva piespēle. Kaotiski spēle pēdējās 2 minūtēs. Ripa zonā. Vai, palaiž garām. Laviņš. Jāmet ripa ārā. Neizdodas. Zonā. Tagad beidzot. Neliels kauss bija šajās epizodēs. Kerčs jau nāk laukumā, Žoltoks. Tur ir stiprus. Kīnes gribēja iesākt uzbrukumu, neizdevās. Tur tam bija ar Žoltoks cīnās jau pretnieku zonā. Par ripu Žoltoks neizdevās. Kerčs jau gaidīja piespēle vārds priekšā. Un vācieši tur neviena nebija blakus. Vienīgais mums jau neizcīnīja šo ripu. Pēdējā minūte tūdēļ sāksies. 2-1. Zona. Ātrāk jau iesteidzies 10. numurs. Jā, Pika apsteidz savu partneri. Varēja būt ļoti bīstams uzbrukums. Jāspēlē minūte 8 sekundes otrajā trešdaļā. Pirmās trešdaļas rezultāts 4-0, otrā perioda 3-0 un tātad kopā 7-0 Latvijas izlases labā. Ļoti pārliecinoša Latvijas izlases spēle. Un neveiksmīga vāciešiem. Žoltoks 1-0, Ceļies 2, Znaroks 3, Učudīnovs 4, Tampijos 5, Paulos 6, Kerčs 7, nu šeit Šturms spēlē agresīvi pret Irbi. Faktiski nebija īsti pārkāpumu. Bet pārkāpumu nebija. Tā agresīvi, bet bez pārkāpumu. Vārtsargs jau bija aiz vārtiem. Učudīnovs. Savā vārtsarga ja viņš ir aiz vārtiem, tad viņš ir tieši tāpat kā laukuma spēlētājs. Nu, nevajadzētu
radīt šādas situācijas. Ciprus. 50 sekundes jāspēl otrajā periodā. Šudīnaus. Nevarēja ripu ņemt, nevarēja. Viņiem varēja būt spilps. Jā, tagad tik un aiz tās. sakanās līnijas bija Žoltoks. Šudīnaus. 40 sekundes vēl jāspēl iemetiens Latvijas aizsardzības zonās. Žoltoks paliek laukumā, tāpat arī Ciprus un Kērčs Mācieši. Mācieši daļēji maina sastāvu, mums mainās aizsargi Bondarevs laukumā. Bondarevs ar Stējēju un Šudīnaus noiet un noiet Laviņš. Nu, tur aizstieri, jā, bet... Nu, viens otrs. Jā. Katrs rāvās uz savu pusi. Kirovs Lipmans, Vladimirs Gruzdinovs, Jānis Tuvēps. Mūsu komandas tulks Rejo. Stējējs. Žoltoks. Īsmēs vienkārši Stējējs ir laukā. Un cīnās par to Ciprus. Kečam jāpiespēlē. Žoltoks. To vēlos. Attiecībā 2 sekundes pirms trešdaļas beigām mūs ieguva vārds pirmajā periodā. Kečs atkal viltīgi gaidīja vārds priekšā ripu. Un tagad un arī dabona ripu. Un vārdsargs labi nospēlēja šoreiz iziet no vārtiem. Kečs gribēja sev pasist nedaudz priekšā ripu, un tad mēs jau tukšos vārtos. 8 sekundes vēl jāspēlē. Nu, neteiktu, ka Haiss spēlēt īpaši slikti. Viņš šādi tad glāb savus vārdus. Mūsiem tomēr liels pārsvars, ir daudz vairāk metienu, labas situācijas. Viņš spēlē viduvēji. Šāvakar spēlē panākums nerada nekādas šaubas. Ja nu vienīgi jādomā, ka nepietilps kāds pašpārliecinātības Vēlnim Šmutējiem nākamajā spēlē, kas būs ar Franciju. Jo it kā Francija arī tika uzvarēta draudzības cīņā, bet jāceras, ka Francija ir uzvarējusi to pašu Vāciju ar 2-1. Samērā labi nospēlējas pret Slovākiju. Labi cīnījās ar Krieviju gal galā, no 1-4 panāca 4-4 un beigās 4-5, gluži kā mūsu liktenis spēlē ar ASV. Te vāja komanda gluži vienkārši nav. Matkejs, Vācijas izlases spēlētājs, Johans Keksts un Oļegs Naroks tagad cīnīsies ar 29. numuru Kekstu. Pēdējā sekunde, sirēna. Tātad otrās trešdaļas rezultāts 7-0 Latvijas izlases labā. Ļoti pārliecinoši spēlē mūsu hokejs. Jā, tik pārliecinoši Latvijas komandas uzvar, ka jāteic atklāt, ka spēle pat kā tāda vairs īpaši interesi neizraisa un diezgan liels klusums. Ir tribīnēs arī Latvijas līdzvedēji. Bet tikko tā skatīsimies kopā arī trešo. Turpināt spēli, tur joprojām 0-0 ASV Krievijas izlases spēlē. Bet Tamperē sākusies pēdējā trešdaļa 7-0 Latvijas izlases labā. Tātad Vācijas izlases vārtos Olafs Kelciks, Washington Capitals. Viņš aizdīs 29 spēles šajā sezonā, atvairījis 9,6% metienus, 8 uzvaras, 15 zaudējumu, 4 neizšķirt un vidēji ielaisti 2,59 zaudēt vārtu spēlē. Tādi ir viņa rādītāji, 2 sausās spēles, turklāt abas pēc kādas 3. un 9. janvārī. Tas par Vācijas izlases vārdsargu Olafu Kelciks, kurš nomainīja Jozefu Haisu. Vītoliņa maiņa mūsējiem laukumā. Tur Matīcins Benda apturēja un uzbrukumā jau mūsējs Naroks. Tāpēc Benda atņēma Narokam ripu, Matīcins. Matīcins uz līdzenes vietas zaudēja ripu, nu labi, tas pats. No Vilstāņas, Matīcins, Žoltokam. Vācija dodas uzbrukumā. Abas komandas pasaules čempionātā 6 reizes spēlējuši Latvijā, 2 uzvaras, 4 zaudējumus. Tas bija pirms gada laikā, kad Vācija bija lielvalsts un spēcīgām hokeja tradīcijām. Vācieši, manuprāt, arī otrais sāka spēlēt hokeju, līdz pēc kanādiešiem 1779. gadā jau. Vai atveries 8-9. Uzbrukumā Vācijas izlase. Tur bīstam situācija bija. Bīstam situācija. Otrajā trešdaļā abas komandas izdarījuši pa 11 metieniem uz pretinieku vārtiem. Pirmajā trešdaļā joprojām protokolā paliek 16-0 Latvijas. Nu, viena ripa atstāsiet vārtu stabiņu. Tātad tā nebija ne vārtos, ne arī vārtsargs klasīt, un šādu raidījumu neieskaita protokolā. Bet vai tiešām tā bija, ka neviens metiens
Man šķiet, ka tomēr gluži tā nebija. Nu, bija, sākumā bija, nu, nav svarīgi rezultāts, tik un tā ir. Šī bija reālākā iespēja, manuprāt, šajā spēlē, kad faktiski tukšos vārtos neiemet vācieši ripu. Nu, jo labāk, jā, Vācijai 100. gada diena kopš Vācijā spēlē hokeju no 1897. gada, tā ir pareizi. Un tomēr ir gandrīz 200 ledus hokeja arēnas, mākslīgā ledus hokeja arēnas, spēcīga līga Vācijā un Latvija pārspēja 7-0 ļoti pārliecinoši Vāciju, jau patīkamāk. Beļaus labi nospēlēs aizsardzībā, tagad iesāk uzbrukumu. Metiens Vārtsargs Tā bija piespēle Boldereško, un tagad Čudīnovs. Šoreiz viņš arī piespēlē pārpienojums, izdarīja metienu. Ļoti lēnīgi tomēr izstās Vācijas izlases kopumā. Garā ziņā uz mūsējo fona tiešām lēnīga. Viņa jau komanda iepriekšējās spēlēs ir gūst tikai 4 vārdus, tas jau pa daudz ko nozīmē. Šodien 0. 3. minūte pēdējā trešdaļā 7-0 apīsītos labā. Bondarevs ar seju aizsardzībā, tam Bijevs, Seņins un Macijevs uzbrukumā. Tam Bijevs neļauj viņam piespēlēt. Vācieši līdz šim diezgan veiksmīgi spēlējuši. Aizsardzībā viņam diezgan maz rīks ielaiduši, ko nevar teikt par šā vakar sacensību. Seņins piespēl tam Bijumam, 1-1. Atkal Leonīds tam Bijevs, 1-1, te gan viņa aizsargs panāca. Aizsargs viņu panāca. Un neizdevās tīsi izgājiens Bergens, Bredlīvs Bergens viņu panāca. Arī paliek zonā, tam bija pats izved laukā. Nu, lai saņemtu ripu, viņam nācās mazliet piebremzēt pirms sarkanās līnijas, un viņš zaudēja ātrumu. Mirkli ātrāk piespēle, un tad būtu tīsi izgājiens 1-1. Jā, Vācija līdzinājās 5 spēlēs bija zaudējis 13 vārdus, un tagad vairāk nekā pusi no tā 7, jau vienā spēlē 1 pret Latviju Pavlovs. Matīsins. Labi apspēlēja. Vītoliņš brīvs piespēle Vītoliņam. Un lielisks Narakam. Pārāk tu bija Vārtsargam Rīpskajā. Šeit atstāja laukumu. Jānis Pēps to iesviež laukumu atpakaļ. Kā pats viņš smējās, ka viņš Somijā esot vismaz 61. reizi. Jā, kādreiz Rīgas Dinamo pirms sezonas regulāri brauc uz Somiju, jo bija labas attiecības ar Poreses komandu. Arī ar Poreses komandas galveno treneri Taminen iznāca saruna aizvakar. Viņš piedalījās Somijas izlases sastāvā vecmeistaru mačā. Bet pasaules čempionāts arī Somijā notiek jau 5. reizi, kopumā 61. reizi pasaules čempionāts hokejā. Jā, un šī Tamperes ledus pils ir celts speciāls 1965. gada pasaules čempionātam. Pirmā mākslīgā ledus pils Somijā. Tā ledus atrodas zemē. Faktiski zemes nedaudz. Tam ir arī ekonomisks pamatojums. Naraks. Novāks. Vītoliņš. Uz mājiņu jau gribēja iet. Naraks Pavlovs jau nomainījies. Naraks jau paliek laukumā. Vītoliņš mainās. Vācieši arī mainās sastāvā. Nevar iet zonā. Nē, tiesnesis rāda viss kārtībā. Tur aizsāk tāls metiens klāt. Un norādījums būs mūsu komandā. Jā, Vācija spēlējas vairākumā iemetiens Latvijas aizsardzības zonā. Rodrigo Laviņš dod stodīto spēlētājs soliņu 2 minūtes. Vairākumā būs Vācija gandrīz 5 minūtes jau spēlēts trešdaļā 7-0. Pagaidām mūsu komandā visbiežāk norādīts Artūrs Kupaks. Un, zinām, mērā arī tāpēc, ka tās kāds pozicionāls kļūdas, viņš izvēlas nepareizu situāciju, bet tam cenšas savu kļūdu labot, tur pretinieku vai no rokām vai nūju, saņem norādījumus, un treneri viņu šodien ir atstājuši kā 7. aizsargu. Jā, un tas jau arī pirms tam spēlē ar Zviedriju un Norvēģiju nepārāk daudz Kupaks bija redzams. Un toties Rodrigo Laviņš tiešām labi spēlē. Jūtams, ka Ziemeļamerikā viņš kļuvis daudz agresīvāks, vai arī viņam nav ražams augums, tomēr viņš kā apmals spēlē ļoti droši, pārliecinoši un bieži vien apspēlē pretspēlētājus. Bet tam Laviņš ir samērā ātrs. Žaltoks iesvīrt to Vārtsargam, nē, Vārtsargs šoreiz nekļūdās. Nu, Helsinkam arī NFL pieredze, Vārtsarga pieredze, tur ir labi spēlē nūju, un tagad Ripa atstāja laukumu.
šobrīd ir sabojājies rezultāts tablā, un es nevaru Lūk, pateikt, Leo cik ilgi Stefans, vēl viņu jau stāstīju, Čiļabins hokeja skolas audzēknis, spēlēs kopā ar Oļegu Znaroku. Čiļabins jauniešu komandās ar Leonīts Stefans, tagad viņa vārds Leo Stefans. Pievaldes Urālu vācieši daudz, kas atgriežās laiciskajā dzimtenē. Ne tikai sportisti, protams. Daudz sportisti arī pārstāv Vāciju, ne tikai hokejā, arī citos sporta veidos. Irbenripa. Starp citu, sākot ar nākamo sezonu, Vācijā vairs nebūs tāds noteikts limits, cik katrā komandā var spēlēt citu valsts hokejistu. Tātad attīstās tā saucamā Bosmana lieta, kas bija futbolā. Tagad pāriet arī uz citiem sporta veidiem. Katrā ziņā bagātām valstīm tas nāk par labu, un bagātās valstīs līdz ar to ir interesantāk nacionālajā čempionātā. Jā, tas nāk par labu klubiem, bet vai tas nāk par labu valsts vienībām? Hokeja video līmenī tas noteikti. Bez šaubām, tas Žoltoks. Viltākais piemērs Šveica. 2-1 var būt. Tagad jā, 2 mūsu uzbrucēji, Beļausks neizdeva piespēlu Beļauskim, Bondarevs. Beļausks tā īsti nelauzās uz vārtiem, viņš bija tālu no vārtiem Bondarevā. Viņš mēģina atvilināt aizsargu uz sevi, lai Bondarevam būtu manevru iespējas. Minūte vēl mums jau būs apkārt mazākumā. Bondarevs, Stefans, tur jau 2-2. Šoreiz vācieši nostājās. Viņi var priekšā un Irbenripa piespies pie lētas. Gandrīz ir neredzēja Rips. Sējais tur izvicina rokas ar kādu no pretniekiem. Leo Stefans. Jā, Leo Stefans. Viens brīd Arturs Irberts neredzēja Ripu, pēc tā laimi pretnieks te netika klāt. Rips bija Arturs priekšā, viņš to piespieda. Vēl 54 sekundes mūsiem jāspēlē mazākumā. Sējais pārliecinoši spēlē. Kā zināms, viņš līdz šim cīnījās Čehijas augstākā līdera Litvīnovā. Paredzams, ka viņi cīnīsies kopā ar Štefanu, nevis vienā klubā, bet vienā līgā, jo viņi uzaicina spēlēt uz SM. Spēlēt A grupā pasaules čempionātā, tas paver jaunas iespējas, kad noskat kādu spēcīgu klubu. Es domāju, ka tam Bīvam varētu būt labāk piedāvājumi par Dānijas Klidovru pēc šī čempionāta. Tad jāņem līdz arī Ignatovičs. Viņš laiku kopā bijuši gan Rīgā, gan Dānijā. Arī šeit bija kopā. Ignatovičs būs smags savainojumu. Kaut gan šodien jau viņš staigāja. Varbūt pēdējās spēlēs izies laukumā. Bet tas tikai var būt. Pēdējā noteikti, ka neizies spēlē pret Franciju. Parīt. Ar kāju gribēja vācietis pielabot Ripas lidojumu virzienu. Tas nav aizliegts, vienīgi vārds, tas neskaidrs. Matīcins jāmet laukā. Pārāk vāji. Varēja būt labs izrāviens, tam bija jau gaidīja Ripu. 10 sekundes mazākumās Krasniņš. 1-3 vācu spēlētājiem. Seņins. Vidējā zonā gaidīja, tam bija piespēle, bet Seņins izmet vienkārši ārā un šeit par sitienu pretiniekam ar nūju. Uz 2 minūtēm tiks noraidīts Vācijas izlases spēlētājs. Ja nevēlos, tas ir Makejs. 4 sekundes mūsu iespēlē. Tagad jau vienādos sastāvos un pēc tam jā, 81. numurs Marks Makejs. Iemetiens turklāt jau būs vidējā zonā pie Vācijas aizsardzības zonas. Znaroks laukumā, Vitoļiņš, Bondarevs un Sējējs. Un būs arī tūdaļ Laviņš. Latvijas izlases spēlē pilnā sastāvā. Sējējs, Paulovs jau uznāca laukumā. Laviņš nomainījās ar Bondarevu. Znaroks. Šeit zonā iest un Vitoļiņš, bet tagad viss pareizi. Viņš paguli iziet no zonas, ka te iegāja Paulovs ar Ripu Znaroks. Vitoļiņš cīnās un vācieši uzvar 2 bija cīņā pret Vitoļiņu. Irbe. Sējējs. Ripa neatstāja zonā. Tagad vācieši to nevar izmest, mums tagad izmetīs 2-2 pat. Vīlāns.
Paulovs. Nav ātrums. Znaroks. Tukīnes bija pirmais, bet jauns uzbrukums. Žaltoks šo maču iesāk vēl pirmā minūtē Gulvārds, un ne tikai tāpēc, ka Gulvārds pirmajā trešdaļā bija ļoti aktīvs. Viņam bija vēl labs izdevības. Žaltoks beidzot ir nostājušies vēl 40 sekundes vairākumā. Šoreiz vārds ekstrēvīt. Šobrīd Slovakijai mūsu grupā, tātad otrajā sešniekā, ir 4 punkti pēc 3 spēlēm, 3 punkti pēc 2 spēlēm ir Itālijai. Itālija nākošo spēli sacīt aizdīs rīt ar Vāciju. 2 punkti Latvijai. Pagaidām, skaidrs, ka būs 4, Vācijai 2. Abām komandām pēc 3 spēlēm, tātad Vācijai arī paliks 2, Francijai 2, Norvēģijai 1. Te jābūt ir ārkārtīgi lielam pesimistam, lai domātu, ka pēc 7-0 mēs Latvija noteikti uzvarēs. Protams. Ir formāli būs pagaidām 7. vietā čempionātā, 4 punkti arī Slovākijai, bet Latvija daudz labāk vārtu attiecību. Skaitot šos vārtus 17-8, un Slovākija ir tikai 7-5. Itāļiem gan ir labāka perspektīva, jo vācieši, es nedomāju, ka rīt spējas nopietni pretoties Itālijai. Nu, kas to zina? Rītdien būs cita spēle. Bet Itāļiem labāka situācija šodien brīvdien. Nav liela ātruma šīs dienas mačā, tā kā pagust hokejs nevarētu Vācijas. Cita lieta, vai viņiem būs meistarība. Šodienos. Vienādos sastāvos. Kerčs nogāza, bet vai būs norādījums? Kerčs guļ uz ledus. Tiesnesis ir viņam blakus un prasa līniju. Tiesnesis padomu, iestit Kerčam. Pretinieks mēs varbūt atkārtojumā redzēsim šo epizodu. Viņš konsultējās Aleksandru Poļoko no Krievijas. Galvenais tiesnesis amerikānis Dons Edams. Skatāmies atkārtojumā. Jā, iesit. Tālākā plānā iesit no aizmuguras pa kāju mūsu spēlētājiem Kerčam. Kerčs ir viens no labākajiem spēlētājiem. Latvijas komandām būtu ļoti žēl, ja būtu kāds spēlētājs. Gaigars stiprus. Viņam neveicas atcerēties, cik rūp pret viņu nospēlēja kanādietis Kross, kad izcīt zobu, viņam bija 5 šūvis, un arī tagad laikam savainot lūpu. Bet norādījumu nav. Norādījumu nav. 5-5 spēlēs tiesnesis. Neredzēja lāgā šo epizodu. Viņš prasīja arī līnija tiesnesis. Jo ripa bija laukums stūrī, un tas notika laukums centrā Irbe. Gluži vienkārši izcīt ripu ārpus zonas. Drīz jau 10 minūtes būs spēlētas, 9 jau nospēlētas, 7-0. Un šeit varbūt pirmais apusējais norādījums vēl būtu Kautiņš, jā? Neiejauksies līnītiesneši, iejaucās Makejs. Vācieši iegājas zonā, jo priekšā bija viens no spēlētājiem. Faktiski jābūt iemetienam diezgan vai būs norādījums. Nacīm redzot apusējs, ja būs, tad apusējs. Vācieši negrib samierināties 0-7 zaudējumus. Draudzības spēlēs ar 2 reiz Vācijā vinēja Latviju. Vienreiz Vācija īsti pirms čempionāta, tad draudzības spēles ir un paliek draudzības spēles. Jā, būs tomēr noraidījums. Mums noraidījis Boldaveško. Un, es gribēju teikt, kanādiešiem, ne vāciešiem, Marks Makejs. Dubult pilsonē viņam starp Pēters Nedveds, čeks, kurš ļoti veiksmīgi agrāk. Nevis agrāk, arī tagad viņš NHL spēlē. Viņš nevar piedalīties pasaules čempionātā. Pēc tiem arī dubult pilsonība Kanādas un Čehijas, bet viņš jau spēlēja iepriekšējās olimpiskajās spēlēs Kanādas sastāvā, un pēc starptautiskās Latvijas hokeja federācijas noteikumiem viņš nevar spēlēt citā valsts izlasē. 4-4. Pēc ilgāku laika. Nogājuši Ceņinu. Noraidījumu nav. Tā bija jau ar Ceņinu mums laukumā. Un Matīcins. Matīcins ar Skratiņu. Matīcins pasiet uz priekšu un Ceņins pagūst, ne? Jāsteidz atpakaļ 2 latviešu un 2 mūsies Ceņins ar Skratiņu. Labi nospēlēs Krasniņš, kurš vienkārši paceļ pretiniekam 0
tam bija. Jā, bet Helsinkos atkal ir ļoti interesants cīņš šobrīd pēc otrā perioda. ASV uzvar Krieviju jau ar 1-0. Brīnums rāda amerikāņu vārdsargs Terreri. Viņš vairāk kārt ir izglābs šķietam bezcerīgās situācijās savu komandu. Vācija uzbruk. 4 laukuma spēlētājiem abās komandās. Bondrevs netiek. Labi, Stefans iespēle. Labi spēlē ir, bet varēja gūt vārds. Es domāju, psiholoģiski mums būtu ļoti labi, ja mēs uzvarētu, neļaujot pretiniekam iesniegt nevienas vārds. Turklāt ir, tad varētu arī apsteigt. Jā, Leo Štefans izdarīja piespēli Janam Bendam. Leo Štefans, kā jau teicu, ir Čeļabinskā sācis, tātad savienībās hokeju un Benda Čehijā. Daudz varētu jautāt, bet kā te tā mūsu ilustēja hokejs, kur nav Latvijas pilsoņi, bet spēlē pasaules čempionātā, vai viņi drīkst? Ir tā saucamā hokeja pilsonība. Ja viņi agrāk piedalījušies Latvijas izlases sastāvā, pat ja ieskaita jauniešu vai junioru Eiropas pasaules čempionātu, tad viņi drīkst spēlēt pārstāvēt Latviju arī pasaules čempionātā, pat nebūdam Latvijas pilsoņi. Vītoliņš. Nevarēja iet zonā, Vītoliņš jau tur bija priekšā. Vītoliņš, Naroks, Vītoliņš, ne, Bondarevs. Narokam, jā, noraidījums. Turēja pretinieks. Viņš turēja. Šķietam nevajadzīgi uzbrukumā, un tagad būs diezgan bīstam, tādēļ, ka 4-3 spēlēs. Nē, 5-4. 5-4. Mums jau tagad ir 4 vīri sastāvā. Jā, bet... Desmit minūtes 53 sekundes. Rezultāts ir 7-0. Jā, Znaroks uz sodīto spēlētājs Soliņu, kas mums paliek Žaltoks, Čudzīnovs un Laviņš. Tātad tas ir mūsu trīnieks un vāciešiem 4 spēlētāji. Vēl aptēm kāds 15 sekundes jāspēlē trietā. Labi, ka iemetiens ir vidējā zonā, bet pie Vācijas aizsardzības zonas. Jau uzvar iemetienā, un tad jau būs vieglāk spēlēt 4-5, nav 3-4. Žaltoks. Izcīna rippuncējie. 9 sekundes, un mums būs 4 vīri sastāvā. Bet spēlēts jau 11 minūtes 4 sekundes. Rezultāts joprojām tāds pats kā pēc otrās trešdaļas. 7-0 Latvijas izlases labā. Irbe. Piespēle, precīzi piespēle Čudīnovs. Čudīnovs izmet ripu. Vācieši pilnā sastāvā. Mums 4 vīri tagad laukumā. Kines. 4-5. Vēl pusotra minūte jācīnās mazākumā. Rudmans atstāja partnerim. Makejs aizstāja pozīcijā. Šobrīd 4 uzbrucēji ir vāciešiem laukumā. Un viens aizstājas Čudīnovs. Pielikt no izstarts ir bīstam Romrīgs. Labi spēlē Laviņš, neļauj piespēlēt vārdu priekšā. Laviņš jau uzbrucēja postenī. Pāri vārtiem. Žaltoks, jāmet ārā. Nē, Rip paliek zonā. Šoreiz Sergejs diezgan pašpārliecināt mēģinājums pa laukumu centru izmest Ripu ārā. 35 sekundes vēl mazākumā. Ir mēģinājumi pārtrast Ripu. Šoreiz neizdevās. Ripu paliek zonā. Ludimans. Un vārds priekšā vācietis. Ripa pie apmalas, un tagad jau atstāja mūsu aizsardzības zonu. 15 sekundes vēl jāspēlē ir mazākumā. Nu šķiet, ka vāciešiem neizdosies izmantot šo vairāk. Novāks. Veļauskas jau laukumā. Zemjonovs, Matīcins un Krasniņš Irbe. Piespēlē Ripa pretiniekā. Mums ir pilnā sastāvā. Jābūt piespēlēji. Piespēle ir, bet neuzsver Ripa Naroks. Nepagūva iziet laukumā. Viņš nomainīsies. Boldaveško nāk laukumā, Naroks vietā. 13 minūtes, 4 sekundes spēlēts pēdējā trešdaļā. 7-0 Latvijas izlases labā. Pagaidām bez vārds gūma. Trešais periods.
Labs uzbrukums, 2 pret 1, 3 pret 2. Un Boldoveško. Krastiņam nebija tāds ātrums. Šo bija cīnījies mazākumā, turklāt aizsargs. Iemetiens būs Vācijas aizsardzības zonā. Jāspēlē tikai kāds 6,5 minūtes. Helsiks spēlē veiksmīgāk par Haids, pagaidām nav vārds. Ielēdis diezgan, nav arī pārāk daudz metienu. Trešajā periodā Latvija nav pārāk daudz metienas izdarījusi. Atgādināšu, mūsu komandā vārtus guva Žoltoks, Sējējs, Znaroks, Švedīnos pirmajā trešdaļā, tam bija Paulovs un Čerčs otrajā periodā. Tātad 7 vārtu guvumi un Artūrs Irbis savos vārtos nav ielaidis. Viņš arī mačā pret Zviedriju pārģēlēs, ka pašās beigās ielaidis. Nu jau ielaidis, viņš neredzēja metienu brīdi, Švedīnos viņam bija priekšā, neizdevās nostaigāt vārtus, lai nebūtu nevienreiz rīt, toreiz 1-1 beidzās, pagaidām ir 7-0 šajā mačā. Pārmest Artūram nevajag nekādā. Nē, nekādā. Kā vienmēr komanda iet laukumā, lai uzvarētu, un vārdsargs iet laukumā, lai neielaist neviens vārds. Pamatprincips. Krastiņš cīnās. Matīciņš raida riski apmalds. Tam Bievs? Nē, tas ir Macievs. Tagad tam Bievs. Macievs izcīna šo ripu, nu nav kam piespēlēt. Viņš viens pats. Deņim. Pārāk asu piespēle. Viņš neteikt, ka Macievs šajā čempionātā spēlēt veiksmīgi. Un bīstami. Tam Bievs tā gribēja ļoti viltīgi piespēlēt, un pretiniekam trāpījās ripa. Macievskis. Mūsē izdara maiņu. Viens pats Macievs. Labi ieiet zonā. Vītoliņš pacēl 0 gaidījums piespēle. Paulovs Vītoliņš. Paulovs. Laba pauze un pāri vārdsargam. Nē. Vārdsargs pielika nūju, Labi nospēlē vārdsargs. Nokrits bija noraidījums. Būs noraidījums mūsu komandā. Kā arī Vītoliņš būs noraidīts. Pieturēja pretinieks, kas būs faktiski izgājis 1 pret 1. Tu kā teikt attaisnās noraidījums? Katrā ziņā pirmais cīnieks šīs dienas spēlē ir uzlabojis savu plus-mínus koeficientu diezgan jūtami. Pirmajā trešdaļā vien viņi bija laukumā 4 reizes, kad mūs guva vārds. Tiesa, kad vienreiz realizējāt skaidrs ko vairākumu. Sevišķi veiksmīgi spēlēs ir Jonas Viļauskas, Boldoveško. Dažkārt Žoltoks viņu maiņā. Divas minūtes mazākumā. 5 minūtes 20 atlikušas spēlēt šajā spēlē. Pielika nūju, arī atstāja laukumu. 5 sekundes diezgan ir spēlēts tikai mazākumā. Kegens met. Komandas kapteinis. Viņš spēlē faktiski 3. maiņā. Kinhakls. Pats populārākais Vācijas hokejists. Veterānu mačā bija Tīši, Austrumvācijas izlases spēlē, un var teikt arī labākais VDR komandā. Daži hokejisti tikai tur labdien bija, jo 2 klubi spēlē Berlīnas un Veistas ar Dinamo, bet Kinhakls bija pamēģinājis savus spēkus arī augstā hokeja līgā. Tiesa gan Rangers viņš nenoturējās. Bet, kā teica Vācijas žurnālists, nepārāk veiksmīgs kā treneris, tā es teicu, vārds kolēģis. Mums izdara maiņa, izturēts vairāk nekā pusminūti jau. Beļauskas ar Semjonovu, Matīcins ar Krastiņu. Beļauskis. Ripa atstāja zonu, iegūts laiks, vēl aptuveni minūti tikai būs jāspēlē mazākumā. Noraidīts Harijs Vītoliņš. Te ir principu lieta, vajadzētu uzvērt sausā Vācijas. Tik labvēlīgi mums spēle sākās 56. sekundē, Žoltoks 1-0, spēlēt minūte 47 sekundes, Sējējs jau 2-0, pēc pirmā perioda 4-0, pēc otrās 7-0, tāds rezultāts ir arī šobrīd. Mums ir vēlreiz maiņas sastāvs, Bievs jau laukumā, Seņins, 5 mūsu hokejisti ir laukumā, labi, ka tiesneši to neredz, Seņins noslidoja. 5 hokejisti 3 reizes jau esam saņēmuši šādu disciplināru sodu par to, ka pārkāpums skaidrs sastāvs. Neviens cits komanda nav bijusi par šādu pārkāpumu tik daudz sodīt. 2 pret 1.
Bondarevs tur gaida piespēli, saņem un vēl vienkārši atkal skaisti gūti vārti. Es domāju, ka Bondarevs pat tālu aizskos, viņš to jūtams, ka nevarēs izdarīt metienu. Izdarīja lieliski piespēli tam Bijevam un atkal skaisti gūti vārti. Turklāt, spēlējot mazākumā, tie trešie vārti spēlēt skaisti kā mazākumā šajā čempionātā. Pārējās komandas tikai pareizē paspējuši pretinieki būdam mazākumā. Lūk, tam Bijevs piespēle Bondarevam un atspēle atpakaļ. Tam Bijevs arī jau gandrīz pat tālu aizstojas aiz vārtiem un tomēr tam Bijevam ir otrie vārti. Tik skaisti izspēle, kā gūstot sestos vārtus, kad Pavlovs pielīgs punktus šoreiz. 8-0. Droši vien tāpat kā daudziet arī Latvijā, daudziem ir savu veidu totalizatori. Nezinu, ja kāds būtu līdz tik liela rezultāts, tad viņš ir liels veiksminieks un labs pareģis. Jā, teiksim, neglābjams optimists. Jā. Sudinovs. Arī tā nebija tā vienkārši izmest stripa, bet arī uz centru, jo tam Bijevs tur gaidīja. Tātad iespēlēta kombinācija. Mums jāspēlē pilnā sastāvā, jo vārti tik gūt mazākumā. Un jāspēlē tikai 3 minūtes 15. Pagaidām lielākais rezultāts, lielākais pārsvars 8 vārti. Čempionātā 8 vārti vairs nav bijuši tik liels pārsvars, spēlē beidzoties. Žoltoks grib ņemt ripu. Mūsiem šai epizodē nedaudz paveicās. Mēs jau teicām, ka Ceņins izgāja laukumā. Faktiski mums bija 5 vīri laukumā. Tiesneši to neredzēja. Ceņins tika atsaukts atpakaļ un pēc tam sakoja piespēli. Tagad mūsu komanda spēlē pilnā sastāvā. Oļegs Znaroks pats iet zonā. Apet pretinieki, tur viņu aizķer. Spēku paņēmējs, domāju, nebija. Ar nulli netika turēt. Bondarevs. Vācieši šķiet domā, varbūt gūt godvārtu spēli glābt nav iespējams, un vācieši šķiet domā arī vairāk par rītdienas spēli Itāliju. Bez šaubām. Te katrs punkts tiek vērtēts 2-1. Piespēle. Benda. Irbe. Un Benda otrais aizmet ripu garām. Ripu trāpīja uz vārtiem. Benda nepārāk veiksmīgi uzsvēr šo ripu, varēja būt labāks uzbrukums Vācijai. Jāspēlē 2 minūtes 17 sekundi. Tur Makejsa Benda izgāja, un Makejs labi piespēli izdarīja, bet Benda slikti ripu apstrādāja. Lūk. Debijas gadā pasaules A grupas čempionātā, protams, pirmskar ir arī spēlēts, bet tas bija cits laiks un cits hokejs. 8-0, tik liels rezultāts debitantu komandai. Vienreiz veiks, kā teikt, tik labi, ka gandrīz grūti ticēt. Arturs ir pagaidām nav pārspēts šovakar. Žoltoks laukumā ar tam Bijevu un Ciprus. Tagad tāds jau piecinieks mūsējiem. Žoltoks. 2 minūtes līdz spēles beigām. Ciprus. Tam Bijevs neuzsver ripu. Mēs varam minēt, kas būs Latvijas komandā labākais spēlētājs. Irba nav ielaidis. Jo lieliski spēlēja. Šoreiz vārtietis aizmet garām vārtus, kad Irba jau gulēja zemē, aizmet garām ripu vārtiem. Pēdējās minūtēs vajadzētu izturēt, lai neiemet nevienu. Pusotru minūti pēc spēles beigām. Irba lieliski nospēlējis. Un es domāju, arī viņš ir pelnījis, lai laukuma spēlētāji viņam palīdzētu arī atlikušās pusotrās minūtēs nosargāt vārtus. Neskartus 8-0. Tam Bijevs, es domāju, Žoltoks. Žoltoks iesāka labi, bet pēc tam viņš tā mazliet, neteiksim, ka pagura, bet pazuda. Varbūt Pavlovs nebija tik aktīvs. Es domāju, tam Bijevam vai Irbim dos labākā spēlētāja baltu. Mēs redzēsim aptuveni pēc 3-4 minūtēm. Spēle diezgan ātri beigsies, nav daudz noraidījumu. Un kopumā korekts mačs. Tie pārkāpumi, tie bija cīņas gaitā. Nebija nekāda rūpība. Vēlreiz iemetiens minūte un 17 sekundes palikušas, ko spēlēt. Krastīņš ar Čudinovu. Laukumā. Neatvainojot, Krastīņš ir ar Matīcis. Sembjonovs, Beļauskas, Baldeveško iemetiens Vācijas. Tam Bijevs priekšplānā, blakus viņam Karijs Vītoliņš, Leonīds Berešņevs, Rejo, mūsu komandas tulks, Sergejs Žoltoks, lūk, abi divi kopā. Neizskatās, ka būtu kāds strīds viņiem.
tīri normāli saprotās spēlētājs ar treneri, kā tam vajadzētu arī būt. Strīdi vienmēr arī Vācijas komandā ir strīdi. Jā, bet... Vācu kolēģi, nu, kā teikt, presē vienmēr vajag ko rakstīt. Šādi tad uzkurina arī. Nu, vajag rakstīt melnās slējas un tā, bet galvenais ir spēle laukumā. Latvijas izlase ir pārliecinoši pārāk šodien pār Vāciju. Un šis rezultāts 8-0 pilnīgi atspoguļo spēles gaitu. Nu, bija reizes divas, kad vāciešiem nepaveicās, kad Irbi jau bija atvairījis metienu, kā tagad pirms minūtes metienu tukšos vārtos ties no Asliņķa un arī netrāp vārtos. Turku, TPS, komandas spēlētājs un galvenais treneris, kur ir Vladimirs Jurzinovs. Tāpēc viņi aicināja arī uz Krievijas izlases par konsultantu. Taču viņš atteicās un piekrita mūsu Hokeja federācijas uzaicinājumu būt par Latvijas valsts vienības konsultantu. Krasiņš. Līdz vāciešiem. Pēdējā minūte. Varbūt labs uzbrukums Biļaus. Tik jāspēlē Boldeveško. Jaunavs sadod Rīgas pretiniekam. Biļaus turklāt bija zonā. Biļaus, kas bija zonā jau ātrāk. Un turklāt noraidīts vēl ir vācieši. Jā, mums ir paliekam vairākumā. Galvenais tiesnesis no ASV. Lupciks, manuprāt, ir noraidīts. Andrēs Lupciks. Tiesnesis mača aizvadīja labi. Nu, Rīgas tiesāšanas spēle nebija grūti. Tāpēc, ka vienas komandas pārsvars pār otru bija ļoti iespaidīgi. Tāpēc tiesnesim ir vieglāk tiesāt tādus mačus, nevis, kad ir minimāli vārdu starpība, ja vienāda spēle. Šodien ļoti saspringts bija mačs Somija ar Kanādu. Ļoti saspringts un tikai pašās spēles beigās, kāds uz otru minūti pirms mača beigām Frīzens izgāja 1-1 ar Milisu un guva vienīgos vārdus šajā mačā. Kanāda uzvarēja rezultātu 1-0. Viņš labi izgāja arī, aizsargs arī bija līdzās, bet viņš, kā jau Marijs teica, ir ātrākais uzbrucējs vismaz šajā konstatētas Helsinkos šajā zvaigžņu pasākumā. Tā bija piespēlē Ciprusam. Pusminūte nedaudz vairāk līdz spēles beigām, mūsu pie vairākumā Ripa atstāja zonu. Puslīdz droši skaidrs, ka tiesmē Latvijas zaudējis vārds. Irbe spēlē droši kā laukuma spēlētājs, to viņš atšķirās no visiem vārdsargiem, kas šeit čempionātā ir. Mums te pārāk necenšas nevis. Tā bija jau ies zonā, tagad ies zonā. Bet viegli tāpēc, ka viņam ir labs ātrums. Labi, viņš arī manevrē. Jā. Ripa, Žoltaks. Vēl vienu metienu var izdarīt. Žoltaks. 5 sekundes. Ciprus nu, jāmet. Žoltaks vēl vienu piespēli. Un viss Latvija izcīna uzvaru. Ļoti pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 8-0 spēlē ar Vācijas izlasi. Nu, teikšu atklāts, negaidīt pārliecinošu uzvaru. Nu, skaidrs jau bija faktiski pēc pirmā perioda 4-0 un otrajā periodā, ka vācieši uzsāk sākuma ofensīvu, mūsu izturēja, iemeta 7. minūtē vārds, tad faktiski bija viss skaidrs 5-0. Priecīgi komandas vadīja, priecīgi hokejists, Arturs Irbtieks veiks, kā nekā viņš palika. Māris Valdonieks, komandas treneris. Teik visa oficiālā delegācija ir pie hokejistiem. Čempionāts lielākā uzvara. 8 vārtu pārsvars. Līdz šim 6 vārti bija lielākais pārsvars. Mums ļoti labi vārtu attiecības tagad šajā grupā rēķinot savstarpējās spēles no 7. līdz 12. vietai. Jau 18 pret 8 plus 10. Slovākiem 7 pret 5. Nu, tīri formāli mūsēji tagad šobrīd 7. Slovāki ir 8. tālāk Itālija un pārējās komandas. Paklausīsimies, kas ir labākie spēlētāji abās komandās. Šķiet abās komandās grūti izvēlēties, jo Vācijas izlasē nebija neviens spilgts spēlētājs, toties mūsējā vairāk hokejisti ir pelnījuši labākā godu. Nu, vāciešiem tiešām grūti teikt. Ludemans bija samērā ievērojams. Romeriks vēl samērā. Makejs. Bet mēs tagad minām. Nē, tomēr Dīteram Hēgenam uzbrucējiem trešās maiņas iedod labākā spēlētāja balvu. Teiksim gan tā, uzbrucējiem iedod balvu, ka komanda negūst vārtus. Tas ir diezgan amizants. Vāciešiem 4 vārtus 6 spēlēs. Vismazāk visā čempionātā. Jā, Znaroks tomēr. Latvijas komandā Oļeks Znaroks. Otro reizi šajā čempionātā, tātad otrs pulkstenis Oļegam Znarokam. Šis vēl pirms pulkstenis tiek pasniegts labākam hokejistam. Jā, nu tā izlēma. Mēs gan domājam vairāk ir, vai tam bija, jo nav svarīgi. Galvenais komanda uzvar.
Un Latvijas himna otro reizi skan par godu Latvijas komandas uzvarēja Somijā. Jā, komandai jāliek 15 šāvakar spēle otrā uzvara pasaules čempionātā. 4 punkti šajā cīņā par 7. 12. vietu un tīri formāli Latvija šobrīd jau 7. vietā. Neesmu vēl izskaidrojis visus variantus, taču šķiet, ka pēc šīs uzvaras Latvija jau garantēja savu līdzdalību arī nākamā gada pasaules čempionātā A grupā. Nu, varbūt ir kāds variants, ka tā var nenotikt, bet tas šķiet visai nereāli. Katrā ziņā ļoti veiksmīga spēle. Es gribu atgādināt, ka jau rīt mēs rādām Latvijas televīzijas tiešā pārēdē Kanādas un Čehijas spēli. Spēles sākums pulksteni 16. pieslēgšanās, kā vienmēr 5 minūtes ātrāk. Ceturtdien tiešā pārēdē Latvija-Francija 19.25 un piekdien 9. atkal pārēde par pirmo sešnieku spēlēm Kanādu pret Krieviju 18.25. Un šī spēle būs ierakstā, bet tas ir, es domāju, labāks skatāmāks laiks nekā pulksteni 4. Nu, pēc tam 10. maijā viena no galvenajām spēlēm grupā tāds, es domāju, spēle, kurā Latvija varētu beidzot atriepties Slovākijai pulkstenis 16. Nu, pēc tam mēs rādam arī spēli par 3. vietu un, protams, arī visus fināls. Šovakar izmaiņas programmā, kā jūs zināt, futbola apskats būs 20 minūtēs, pēc tam 23.40 arī handbola apskats, jo 3. maijā tikai tika uzzināts, kāds būs Latvijas spēļu grafiks un saprotams, ka programma jau bija nodrukāta, bet sporta cienītājs sekos līdz paziņojumiem televīzijā, arī presē rakstīts, cikos spēlē Latvija. Mēs rādīsim visas Latvijas spēles. Artūrs Irbi arī viens no Latvijas komandas varoņiem. Viņu sveic Latvijas Hokeja federācijas prezidents Uģis Magonis, un tagad, kā parasti, pastīsimies spēles kopsavilkuma lūk turnīra tabula šobrīd. Otrajam sešniekam, šeit viss ir skaidri redzams. Latvija +10, vārta attiecības Slovākija +2. Nu, Itālija, ja rīt uzvar, tad, saprotams, Itālija ir 5 punkti, un tad Itālija ir 7. vietā. Itālija mazāk spēļu, tāpēc Francija ir vēl 2 spēles.